To nemanīju. Protams, ka būs izmaiņas. To neslēp neviens no treneriem. Ir arī piespiedu izmaiņas. Nižvijam joprojām ir ceļgala savainojums. Un sāpīgi ripa trāpa iepriekšējā mačā Rodrigo Laviņam. Tāpat ir jāizmēģina tā kā saucamie šaubīgie, jo par to, ka Kārlis Krastīņš spēlēs Artūrs Sīrba, Edgars Masaļskis, par to šaubu nav, tāpat kā par Martinu Brodēru, kas ir Kanādas komandas vārtos. Un Latvijas komandas vārtos, kā jau pirms spēles dzirdējāt, ir Edgars Masaļskis. Varbūt nedaudz negaidīt kanādiešiem, tas varbūt nedaudz negaidīt, bet kā būs spēle, to redzēsim, jo Masaļskis ļoti labi esot stāvējis tieši kā pārbaudas spēlē pret Vāciju. Tieši ļoti labi stāvēja arī pret Slovākiju vienā no divām spēlēm. Jā, vārdsargi ir skaidrs, vienīgais, ka ir 3 vārdsargi, Irbi, Masaļskis, Žabatinskis. Žabatinskis Mitrijs paliks šeit pat Latvijā. Varbūt uz Somiju aizbrauks, bet čempionāta laikā, ja būs piespiedu vajadzība. Par Kanādas komandu es gribu pateikt, ka ļoti pieredzējuši treneru brigāde ir mača gaitā. Marks Hapšeits ir galvenais treneris, palīdz viņam Kelijs Maktevišs, kurš pats ir spēlējis 11 sezonas. Un šīs divnieks, kā arī trešais Toms Renijs, ir labi speciālisti. Arī mums ir labi speciālisti. Leonīds Beresņevs, kā arī Svītoliņš Oļeks Znaroks. Un tā pirmais piecinieks viesiem mums iemetienā jau Ciprus cīnīsies tūdaļ. Labai malā Herberts Vasiljevs un kreisajā Grigorijs Pantiļejevs. Jā, tāds ir mūsu sākuma sastāvs, un Kārlis Krastīņš ar Agri Savielu aizsardzībā mūsu komandai. Masaļskis, protams, vārtos Kanādai. Dreiper maiņa ir pirmā šoreiz, kas iet laukumā, un nevis Kītlīs. Pirmais uzbrukums Pantiļejevs. Nav noteikumu pārkāpumu. Galvenais tiesnesis ir starptautiskā kategorija Urba no Ukrainas. Latvija ļoti aktīvi sāk uz spēli, jau otru reizi kontra zonā. Vasiljevs, labs metiens, Brodērs vārtos. 9. decembrī Undelim izdevās pārspēt Brodēru zvaigžņu mačā, bet tas bija tāds plezīrs spēle. Otrs vārds Kašek pārspējot guva Cipulis, kurš šodien arī būs laukumā. Rīgas 2000 komanda spēlēs savā ierastajā virknējumā, bet tagad laukumā esam jau nav trīnieki. Nešs partnerim, labi nospēlēja aizsardzībā mūsu hokejs. Tik tiešām ļoti labi Bondrevs nospēlēja. Latvija uzbruk. Simjonovs. Tambievam neizgāja Riplis Tambievam. Tontons. Uzmanīgi jāspēlē aizsardzībā pret kanādiešiem. Ļoti uzmanīgi. Un Igors Bondrevs tagad pie apmales cīnās. Kanāda zaudē Ripu. Pirmās minūtes Musei ir ātrāki, aktīvāki, vairāk viņiem ir ripa. Kanādieši acīm redzot nav to gaidījuši. Tagad Smits komandas kapteinis iesāk šo uzbrukumu, taču ripa atstāja laukumu. Spēlēta minūte 31, jūs redzat. Pateikšu par Kanādu vēl vienu interesantu faktu. Jā, viņa komandā ir 15 hokejisti, kur izcīnīja pērn pasaules kausu. Ir 5 hokejisti – Morisons, Morovs, Kītlīs, Smits un Longo. Longo ir otrais vārdsargs, kuri izcīnīja pasaules čempionu nosaukumu. Bet ir vēl viens incidents. 15 hokejisti no Kanādas sastāva. Ui, kāda kļūda un malacis ir Masaļskis Ripa. Tomēr neatstāja, kad beigsies šī epizode par šiem 15 spruktam. Sprukts uz priekšu Ankipānam, Ankipāns pārta Ripu. Tomēr nedaudz saminstinājās un kanādieši. Jā, Brodērs vārtos, to mēs zinām. Un viss kārtībā, ģirds Ankipāns. Otro reizi viņš nevar izmest ārā Ripu no zonas. Šoreiz izmetēt, Ripa ir zaudēta. Un tagad jau Morisons, manis pieminētais pasaules čempions. Mums Rīgas maiņa un šoreiz pirmo reizi uzbrukumā. Vienkārši iemetam Ripu zonā. Jau tagad nāk 4. maiņa laukumā. Tūdaļ pat daļēji maiņa jau. Nu pat iepriekš bija mūsu jaunais aizsargs Bārtuls. Pirmo reizi debitēja Latvijas izlasē. Viķels Rēdliks pazaudē Ripu. Vienatnē pret 3 būs grūti, un tomēr ieiet mūsu zonā kanādietis. Un jaunais galvenais pielietoja spēku paņēmienu šī situācijā pret Maiku Fišeru. Vārdu priekšā mūsējie kanādieši nelaiž, taču MPL spēlētāji labi pietur Ripu un iemetiens tagad būs šeit. Viduszonā. Tātad, kas tie 15? 15 Kanādas hokejisti savā laikā draftā izvēlēti ar pirmajā kārtā. Turklāt 5 no viņiem ar pirmajiem 2 numuriem. Džovanovskis, tāds ir Filips, tāds ir un, protams, jaunās zvaigznes Nešs
Torntons un bez šaubām Denijs Hitlīs, kurš Prāgā bija vērtīgākais un rezultātīgākais čempionāta hokejists, bet mūs ir tagad aizsardzībā. Un 4. maiņa mums Redlīgs malā un Širokovs ar Štālari, un aizsardzībā Galviņš ar Sorokinu. Jāspēlē Štāls. Redlīgs gaida piespēli 2 vārti, viņam spēlēs pret Vāciju. Katrā spēlē pa 1 vārtiem. Labos izgājienos ļoti ātrs Miķelis. Jau 1. maiņa nāk laukumā, Ciprus jau laukumā dod Masaiskis. Krastiņš, pagaida, kamēr partneri nomainās. 1. maiņa ļoti labi sāk, vismaz 1. reizi esot laukumā. Ciprus partneri ļoti labi, Karberts Vasiljovs bija vārtu priekšā. Ciprus bija pilnīgi viens, bet nebija precīzi piespēles. Kanāda uzbruk, labi nospēlēs Krastiņš. Spēle ir diezgan atklāta jau no 1. minūtēm. Un ātra atklāta spēle un acī tīkama. Praktiski pārtraukumi ļoti maz salīdzinoši, jau spēlēts līdz 4 minūtes, tikai daži iemetieni. Nu tagad izlaidām. Krastiņš labo aizsarg kļūt pārējo. Tur Kris Drepers. Arī pieredzējis spēlētājs. 33 gadi viņam un 33. numurs Krisam Dreperam Molbijs ar Dreperu nespēlē iepriekšējos mačos pārbaudas, kur viņi spēlē ar amerikāņiem 1 uzvaru, 1 zaudējums. Tur ļoti labi skaitliskā vairākumā, tas mūsiem jāatcerās. Nospēlē Torntons Neša centrā un Gaņē guva 3 vārtus, kaut gan bija tikai 4 iespējas un 3 reizes kanādieši realizēja skaitlisko vairākumu. Ļoti komfortabli šobrīd kanādieši Latvijas zonā. Nu, beidzot Ripi ir ārā. Jādomā par uzbrukumu. Latvija nekad nav uzvarējusi Kanādu oficiālās spēlēs vai pārbaudas, vai tās būtu oficiālā. Vienīgi nešķīts bija pirms 8 gadiem jau pasaules čempionātā. 3, jā, Somijā, un pēc tam vēl 4 zaudējumi. Arī Rīgā pirms 2 gadiem pārbaudas spēlē 3-5. Pagaidām partneris, sākam no savas zonas. Taldījevs gaidīja piespēli, nesakoja tā. Semjonovs. Semjonovičs pret Nešķa, manis piemēram Torntons un Gaņē malās. Taldījevs Maciejevskim, Maciejevskis atpakaļ Taldījevam. Labi esam zonā, Taldījevs. Nešķ un Ripi ir ārā. Torntons jau gaida piespēli, jā, viņam ir Ripa. Vienatne un tomēr notur Ripi, iemet mūsu zonā, iegūts laiks. Bet būs tik un tā pārmetiens. Noraidījums turklāt, jā. Pār pretinieku turēšana ar rokām. Kas tas ir? Igors Bondarevs, jā. Rīt uz zonā, kad šis notika pārkāpums. Nu, bet nevajadzīgais, jo tas bija tur tālumā no mūsu aizsardzības zonu. Pārējie spēlētāji bija savā aizsardzības zonā. Nu, pastīsimies, ko kanādieši, kas ir izslavēti par šo vairākumu realizāciju, kā mūsu četrnieks spēlēs mazākumā. Ankipāns Sprukts uzbrucēji un aizsardzībā šobrīd Ignaķevs. Un Vārtulis, jā, Vārtulis, viņam arī Ripa Ignaķevam atspēle. Tātad treneru triumvariāts uzticās. Nu, jāpārbauda, faktiski tā viņa ir vienīgā un pēdējā arī varbūt pārbauda. Varbūt priekšpēdējā pirms Somijas, jo, pagaidām Monctonas Wildcats komandas spēlētājs ir, cik daudz spēlēts, ir pārliecinoši. Nospēlēja mazākumā musējiem minūti, vēl nav minūte, 50 sekundes veiksmīgi. Jovanovskis, arī viens no zvaigznēm. Labs, spēcīgs metiens. Un vēl vienreiz labi spēlē mūsu vācietis Masaiskis. Tagad jau Ciprus cīnās. Mūsu ir nomainījuši daļai Ciprus ir kopā ar Pantelievu. Un arī atstāja mūsu zonu mazākumā jāspēlē. Vēl ir 50 ar 8. Turklāt viesiem bija Morisons ar Smitu un ar Hitlī šajā reizē malās uzbrukumā spēlējot vairākumā. Tā kā ļoti nopietnas bija šīs uzbrukums, bet Masaiskis vienreiz komandu izglāb, vienreiz arī lidoja pāri. Kanāda atkal uzbrukumā, mūsu zonā, esam mazākumā. Kanādieši ir nostājušies, izvietojušies labi un neprecīzi piespēle. Mūsiem nemaiņas sastāv vismaz pagaidām Semjonovs ar Taldījevu un attiecīgi ir Tribuncevs ar Sorokina aizsardzībā. Tāds virknējums šobrīd mazākumā spēlējot. Labi piespēle Torntons. Šeit labi nospēlē Nešs, atbrīvoja viņam plašumu slidojumu un diezgan viegli Torntons iestoja mūsu zonā, bet Ripu zaudēja vēl 20 sekundes jāspēlē mazākumā. Un faktiski tūdaļ pat mazākumā būs izturēts. Būs vien nomainījušies. Gaņē. Torntons, Smits, viss notiek pie apmalas. Ripa ir mums.
Pārāk vilcinājās Sprukts pret Kanādu, tā nedrīkst. Un beidzot Ripa ir ārā, un turklāt Latvija ir sveicis vienādos sastāvos. Runāt par kanādiešiem, 9 viņa spēlētāji spēlē Eiropā, tagad, kad nenotiek NHL, nu patiesībā sakot, arī Vārtsargs nepārāk daudz spēlējis Turko. Zviedrijā tā kā reāli 8 laukuma spēlētāji, Šveicē 4 uzbrucēji, Fišers, Hītlīs, Nešs un Tontons spēlē, un Zviedrijā attiecīgi 3 aizsargi, Surejs, Boils, Filips un uzbrucējs Morisons un jau pieminētais Turko. Un tevis māri piesauktē Riks Nešs un Džo Tontons arī savā laikā ir izvēlēti pirmie, pie tam viņi gados jauni hokejisti, tā bija 2. Un spēlēja Davosā, Šveices klubā un kļuva par valsts čempioniem. Jā, jau 27. reizi, ja nemaldos, Davos izcīnīja čempionu titulu, apspēlēja tur vienā maiņā, bet no tā gan Nešs Kolumbusā un Bostonā Tontons. Iemetiens vidējā zonā. Marlo maiņa Kanādai. Un Latvija iet uz priekšu. Miķels Redliks labajā malā. Labs ātrums, labs metiens, jo neredzēja Brodērs tā kārtīgi metienu brīdi. Viņam ļoti labi priekšā Štāls bija tobrīd. Tieši Štāls nospēlēja vārds priekšā lieliski. Bet Brodērs paliek Brodērs. Viens no labākiem, nu patiesībā sakot tagad gandrīz vai labākais Kanādas vārdsargs ir nomināli olimpiskais čempions. Loā ir aizgājis, tā kā Viņi vispār uzskata par franču izcelsmes labāko. Jā, pēc Roa, bet Roa vairs nespēlē. Un tagad turpina mūsējie uzbrukt. Ripa gan zaudēta. Un, nezinu, man tādas iespējas rodas, ka kanādieši varbūt negaidīja tādu mūsējo spēli. Ļoti aktīvi un galvenais ātru. Nu, cīņa par vietu sastāvā arī daudziem spēlētājiem. Vēl šobrīd Māris Ziediņš ir pieteikts spēlē, nav izgājis laukumā, bet noteikti to darīs arī ceturtajā maiņā. Vienkārši aktīvi tiek iemests zonā. Brodērs ļoti labi spēlē ar 0, ļoti labi. Tas ir viens no viņa trumpiem. Bonovs, Walkeram. Karusels ir kārtīgs pie Latvijas vārtiem. Ļoti labs Rastīgs spēlē. Metiena pozīcijā nav. Toties paliek zonā, bet ne metiena pozīcijā. Pie tās teica Walkers Stots. Aktīvi mēģinātiem tripu neizdevās. Labi spēlēja Vesaiskis arī ar 0. Un tur jau Ripa ir piespiesta. Viss kārtībā pirmā. Nu, tāda maza pagrūstīšanās. Kautiņš. Pagaidām pagrūstījās tikai. Arī kanādiešiem nepatīk, neapšaubām. Kuram te patīk, ka viņš stum no saviem vārtiem projām? Morāls katrā ziņā Agriņš Savielām vienreiz iesīt ar dūri. Tiesnesis vairāk skatījās, tur 4 spēlētāji bija vienkops, bet Morāls vispār trāpīja un Savielām arī tur rāda mums Kārlis Krastiņu. Noraidījums būs, noteikti būs. Profilaks labāk. Latvijai, kas ir Ciprus, un pretiniekiem numur 24. Nē, tas ir Skots. Walkers Skots, jā. Tātad 4-4. Kas mūsiem spēlēs? Paņķiļējos ir jau laukumā. Paņķiļējos, kas slido nomainīties. Trenerim maina sastāvu. Tātad skatāmies Latvijā aizsardzībā. Igors Bondarevs kopā ar Atvar Tribuncovu uzbrukumā. Semjonovs un Tambijevs. Tāds ir virknējums. Maltbijs. Dreipers, Kavards un Filips spēlē Kanādai. Starp citu, Harijs Vitoļņš, viens no mūsu treneriem, izteicās, ka būtu labi spēlē arī modelēt situācijas. Vairākums, mazākums 4-4. Tas viss ir vajadzīgs pārbaudas spēlēs. Pasaules čempionātā nebūs laika par to domāt. Protams, ka kanādiešiem galvenais ir saspēlēties, to atzīst viņu treneri. Ja viņi uzskata, ka uzbrukumā ir viss normāli, nu salīdzinoši normāli, cik varbūt hokejistiem, kur 13 gandrīz savos vārtos. Bet gandrīz ir tikai gandrīz. Un diezgan daudz kļūdas, īpaši otrajā spēlē ar amerikāņiem, esot bijušas aizsardzībā. Lai arī vārtsargi, pirmajā mačā tas pats Brodērs nospēlē 18 minūtes, neielaid nevienu ripu vārtos, otrajā 2 reizes kapitulēja. Jā, pirmajā spēlē uzvarēja Kanādu, otrajā Amerika revanšējās. Tās bija pirmās 2 pārbaudas spēles, vēl viņa pus okeāna, viņa mājās, un tagad te Eiropā vēl Čehija spēlēs pēc Latvijas. Jā. Izbraukumā Prāgā, ja nemaldos. Ignāķevs iemet ripu zonā. Atgādina abās komandās vēl minūti pat 4 laukuma spēlētēm. Protams, ka nebūs jaunu noraidījumu, bet tagad uzbruk jau Gaņē, Simons Gaņē. Cik labi nospēlēja mūsu aizsargi. Sprukts labi atstāja piespēli, 2-2. Spruktam, pārliec pāri. Ripa 0 Slapstiņai.
Tā iepriekšējā situācija bija ļoti zīmīga. Oskars Bārtuls, lūk, kuram tikko bija ripa, ļoti labi nospēlēja pret Doņu. Doņs tagad viņam atbild, salauž nūju speciāli, faktiski bez ripas jau sen bija Bārtuls. Nenobijās no kanādieša. Atceries viņa zonā. Jā. Tā uzbruka mūsu jaunākais spēlētājs izlasē, un tagad būs metiens vārtiem. Ko nozīmē Brodērs? Tas tiešām šī kombinācija bija lieliska. Šurvalkovs, kurš arī iesāk labi. Un nebrāk pie ripai Masaiskis ļoti ātri nokrīt uz ledus, cenšamies nosegt apakšējo vārtu stūru. Bet, ja būtu metiens pauksts, nekā nebija. Vēl 12 sekundes noraidītiem spēlētājiem. Tontons. Masaiskis spēle ļoti ātra. Masaiskis izglāba. Tontons apslido jau vārtus, jau met jau otrajā stūrī ripu. Un Masaiskis ļoti labi ātri pārvietojās vārti glābti. Komandas pilnos sastāvos laukuma spēlētāji. Nešs, spiediens. Ļoti interesants hokejs. Kīplis un Nešs. Kanādā tiešām ir pārsvars, bet Latvija ļoti labi uzbruk. Ciprus. Neizdevās. Savielas agres. Arī Brodēram kārtīgi. Viņš pats atzīst, ka viņš nospēlējis maču amerikāņu ļoti labi, necerēt labi. Tā var būt. Viņš tiešām ir pieredzējis vārdsargs. Viņam mēs vēl viņa redzēsim spēlē, un jo biežāk, jo labāk, jo interesantāk mūsējiem Pantelējos pretinieka aizsardzības zonā. Latvija ļoti labi sākus arī Kanādā. Atklātais hokejs Smits. Tieši tas, kas patīk skatītājiem. Vēlreiz Smits neļauj nospēlēt Savielas. Tas ir ļoti labi. Savielas nospēlē aizsardzībā. Ripa vienkārši tiek iemest tālāk mūsu zonā. Cīņa par to Smits. Tagad Masaiskis ir vietā. Un Ripa ir atstājis vienkārši laukumu vienbrīd pret aizsargu tīklu atstatīsies, un tāpēc būs iemetiens. Arī Kītīs jau turpat bija vārtu priekšā, tā kā ļoti daudz momentu. Cik tad ir spēlētas 12 minūtes un tik daudz vārtu momentu. Patiesībā 5 vismaz labu momentu uz katru pusi. Katrā ziņā neapšaubām interesantākā spēle šajā sezonā Latvijas televīzijā. Esam daudz rādījuši. Jā, ļoti labi spēle. Pēc intrigas, protams, nevar salīdzināt to ar spēli pret Baltkrieviju. Tā ir tikai pārbaudas spēle pret Kanādu. Tomēr pirmais mūsu pretinieks pasaules čempionātā. Vienā grupā spēlējam arī ASV un Sloveniju. Akurāt nospēlējam un Semjonovs. Es esmu ierējis pēdējās sezonās, viņš vairāk cenšas apspēlēt. Agrāk viņš vairāk bija izteikts kombinacionāls hokejs. Tagad diezgan bieži pats mēģina apvest, un tagad kļūme bija, bet atkal metiens neizdevās. Metienu pozīcija bija ļoti labi kanādiešu uzbrucējiem. Tagad turpinās divu cīņu. Palūstam bijās nevar pagūt, jo tur jau arī viens aizsargs nobloķē, un otrs paņem ripu. Kristis Filips. Protams, par maču ar Pārkāpums, jā. Mums būs vairākums. Par maču ar Baltkrieviju mēs runāsim nākamajā gadā Turīnas Olimpiskajās spēlēs. Šobrīd galvenais ir Kanāda, jo tūdaļ sāksies pasaules čempionāts. Bet kurš gan to nezina par pretinieka bloķēšanu tiek noraidīts? Manuprāt, tas ir Morovs, Brendans Morovs, jā. Pret Bondarevu. Pārkāpums nepārprotams. Un mūsu jaunais aizsargs no Monkonas Viltkets, Oskars Bārtulis. Lūk, viņš spēlē Maskā tieši tāpat kā otrs mūsu jaunais Guntis Galviņš. Kurš šajā sezonā ir ļoti labi pierādījis, un arī Bārtulis tikko spries pēc atsauksmēm. Iemetiens būs, diemžēl šoreiz gan būs pēdējā zonā. Kas ir Latvijas spēlē? Es skatos Rīgas uzbrukuma trio. Sprukts. Bīstam spēle ar augstu pacelt tālku un sitiens praktiski mūsu aizsardzību. Nē, nomainās. Beresņevs liek mainīt šo sastāvu. Rīgas trijos slido prom, un tagad ir pirmā maiņa. Ciprus, Obalās, Katras Vasiljevs un Paņķeļējos. Draipers, Melbijs, Filips spēlē viesiem un Henens. Un aizsardzībā mums Krastīņš kopā ar savu partneri Agri Savielu. Labi, Aigars zonā, Ciprus. Jā, nu viņš nevarēja turpināt uzbrukumu, tur blakus jau bija Filips un Draipers. Bet Brodērs jau atminēja šo Aigaru izdomu un pārķēra ripu pie apmalas. Laiks iegūts, es domāju, no kanādiešu viedokļa. Latvija sāk no jauna. Kanāda nomaina daļēji sastāvu šobrīd. Pagadējos. Nebūs noraidījumi šādā situācijā Ciprus. Herbertam Vasiljevam. Paņķeļējos, Ciprus, laukums stūrī. Krastīņš. Pagaidām bez metiena. Vairāk mājā spēlē vēl minūte 5 sekundes. Izspēlēs kombināciju. Mēģinās izspēlēt uz Krastīņu. Krastīņu metienu, tas skaidrs šobrīd. Un beidzot, Kārli Ripa. Var mēs tomēr piespēlēt. Varētu piespēlēt kreisajā malā Vasiljevs bija vien brīd viens, bet pārāk ilgi. Dons bija priekšā. Ilgi, pārāk ilgi tomēr.
maina sastāvu abas komandas šobrīd. Kas Latvija mēģinās realizēt to vairākumu? Kas tad nāk? Nāk Semjonovs maiņa. Semjonovs ar Macijevski. Tam bija jau attiecīgi malās. Un Bondarevs ar Tribuncovu aizsardzībā arī patstāja zonu, diemžēl. Visam maz 40 sekundes jāspēlē vēl skaitliskajā vairākumā. Vairākums iegūts un bīstamība it kā pat pazūd. Diezgan dīvaini, ne? Jā, bet mēģinājums tik atklāta spēle. Tas ir viens no elementiem, kur Latvija pēdējās sezonās tomēr nedaudz pieklikot atzīst arī treneris skaitliskais vairākums. Bet tagad labi piespēle. Beidzot! Macijevskis nostūma. Bet laba kombinācija, laba pirmā piespēli. Pēdējās sekundes. 10 sekundes kanādieši nomaina savu sastāvu. Latvija arī maina. Tas nozīmē, skaitliskais vairākums nav izmantots pirmajā periodā. Rīgas maiņa uzbrukumā, Sprukta maiņa. Ignatjevs. Morovs laukumā, tagad Kanāda pilnā sastāvā. Ignatjevs kopā ar jauno Bārtuli spēlē. Oskars Bārtulis. Vai viņi viegli atpazīt, kā jau teicu, viņš spēlē aizsargi maskā, tāpēc, ka juniors vēl. Ankipāns. Vēl vienreiz, neprecīzi mazliet piespēles. Sprukts savā, viens pret vienu Sprukts no daudz. Jānis Sprukts gūs vārtu. Ideāli. Tas viss notiek, kad spēlētas 14 minūtes 43 sekundes. Jānis Sprukts. Ideāli realizēts šis īstamais moments un tiešām laba epizode bija pie Brodēra vārtiem un augstesinīgi, tiešām augstesinīgi nospēlē Jānis Sprukts. Teicam, parādot tāds tiešām izcils snaiperu īpašību. Ļoti skaists vārti, ļoti skaisti. Redzēsim atkārtojumā, es ceru. Skatāmies, kāds notiek. Nu, Kanāda iekrīt aizsardzībā, tas gan ir skaidrs. Šoreiz gāja visu uz priekšu, zaudē impulsu, Sprukts. Ideāli. Viņi jau steidzās uz priekšu, taču par agru domāja par uzbrukumu. Noguldīja Brodēru, kā teikt, kā slapja avīze pielipināja pie ledus Jānis Sprukts un vārtu. Spēles 15. minūtē, pirmā perioda, kas notiek. Jā. Es domāju, Rīgas maiņai gan laikam nav jāšaubās par to, ka tā brauks pilnā sastāvās pasaules čempionātā, spēlē jau stabili jau no olimpiskās kvalifikācijas. Un te bija tāds situācija, tur blakus arī bija, varēja piespēlēt, tas arī Brodēru nedaudz samulsināja, bet Jānis noriskēja pats un viss izdarīja perfekti. Arī Vācijā ir gūti vārdi šai maiņai. Katrā ziņā tā labi sev pierādījuši, tiešām labi. Kanāda būs vēl jau niknāk. Tagad kanādieši mūsu zonā. Masaiskis ir izslidojis, jo vārti ir izgrūsti. Gluži vienkārši un tiesnesis to diezgan ilgi pat nebija pamanījis. Atgādinu Urba no Ukrainas statusā kategoriju. Galvenais bombardieris. Un tagad jūs redzat galveno treneri Hepšreidu, Marks Hepšreids. Viņš gan jāstrādājis vairāk ir ar junioriem, pie tam pats viņš spēlēs 11 gadus Nacionālā hokeja līgā, piedalījies Kaugaras olimpiskajās spēlēs, nav strādājis ar NHL klubiem, tas tiesa. Toties atzīts savā laikā gan par hokeja līgas Kanādas gadu labāku un Rietumu hokeja līgas gada treneri. To es stāstu par Marku Hepšreidu, kas ir galvenais Kanādas izlases treneris. Nu, tagad varbūt iespējams galvenais trieciens spēks Kanādai. Hītlīs ar Morisonu Smitu ir viņu uzbrucēju trio. Smits ir ārā, Brodērs partnerim. Bet ļoti labi cīnās Herberts Vasiljevs. Paņķļējus nāk talkā. Nav pārmetienu, nav. Jo varēja uztvert ripu. Nu, jā, Hītlīs gandrīz pārtvēra un tagad 2-2. Iespēle. Herberts Vasiljevs. Metiens pa vārtiem garām vārtiem. Tur jau pietuvojies, viņam bija arī aizsargs, tāpēc bija jāsteidzās ar metienu, jo slido ātrums tajā brīdī jau bija pazudis. Pareizi darīja Herberts, bet netrāpīja pa vārtiem. Un Hītlīs pagaidām maršķiet tāds smagnējs, cik 15 minūtes aizdīt. Tagad viņš gan ieslido zonā, labi izdara piespēli. Un viņš jau veiksmīgi mēģina spēlēt pret uzbrukumā. Ļoti labi sagaida Kanāda vidējā zonā, ļoti labi nedod iespēju iesākt uzbrukumu. Augstesinība un labi piespēle. Štālam Jurim Galviņš izdarīja šo piespēli. Atpakaļ.
Labs temps. Nē, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Širokovs nospēlē bez kāda pārkāpuma. Redliks. Labi. Tālāk. Te bija tā ap divu vienā pusē. Tas slikti bija pozīcija tādā taktiskā ziņā. Morisons. Oi, paklūp vienkārši. Nu šeit trešais Širokovs spēlē, bet nomainās šīs virknē. Jā, zona tur panēdīs. Pārmetiens. Un jāspēlē vēl 3 minūtes, nedaudz vairāk. Herberts ar Siļevi izgāja. Semjonov maiņa mums. Semjonovs ar Tambiju un Macijevski. Semjonovs. Izspēlēs bija Tambīvam, to manevru atšifrē. Tieši tāpat, kā šī situācijā arī mūsu aizsardzības spēlētājs Tripunzovs atšifrēja. Protams, ka Brodērs šādas situācijas bieži spēlē. To jau mēs esam atzīmējuši, ka viņš ļoti labi spēlē. Nu, viens no labākajiem šajā spēles komponentā vārdsargiem ne tikai NHL, bet pasaulē. Es ar citātu Turs ir Banovs. Tripunzovs. Gribēja piespēlēt, bet kļūdījās piespēlēt. Boilam. Un Bols Drēpers. Šī ir Drēpera maiņa, nomināli otrā. Drēpers centra uzbrucējs, kā teicu, 33 gadus vecs. Bet tagad jau Thompsons ar partneriem, tātad centrā nešas malās Gaņģē. Drēpera maiņa sāk faktiski šo spēli tagad. Ir tā uz papīra izskaitās pirmā maiņa, lai gan Morisons, Kītlīs un Smits jādomā, tomēr būs trieciet maiņa. Ļoti iespējams. Rīgas maiņa mums, grupas centrā. Ignāķevs. Bet viņš varēja mierīgi atspēlēt tur savam partnerim Bārtulim. Bārtuls arī cenšas sāsināt spēli, nevis pietur horizontāli piespēli izdara, bet gan uzreiz uz priekšu uzbrucējiem. Vismaz ripa ir zonā un par to turpinās cīņa. Jā, nu tagad ir skaidrs, ka kanādieši var sākt uzbrukumu, bet tālāk pa viduszonu. Viņi tiek mūsējos zonā, bet tur 4 mūsu spēlētāji pret 2 kanādiešiem, kas ir malā. Tagad arī pārējie mūsu aizsardzības zonā. Un, protams, ka apmalis, kurš ne cits ir Jānis Sprukts, vienīgo vārtu guvējs, un šeit ar iesit šķiet pa seju Jānim. Un tāpēc arī galvenais tiesnesis gan nedod noraidījumu, bet aptur spēli Gaņģē. Tur kāds notiek. Iegrūž drīzāk nevis pa seju, un tad krīt, bet blakus bija tiesnesis, viņš viss, kā saka, redzēja un nospieda tā un ne savādāk. Kītlīs saka laukumā ar Morisonu un Smitu. Drēpers tas nebija, tas bija Tenēns, kas pats nokrita. Drēpers augumā ražināk. Mūsu zonā Kītlīs, Morisons. Bez vārtiem Smitam. Ar aizsargu spēli tiek. Tagad uzbrukums Masaļskim tikmēr notiks. Masaļskis ir nogāzis zemē, tiesnesis rādīja metiens būs vidējā zonā, bet noraidījumu nedod. Diezgan aktīvi kanādieši, nu kā jau kanādiešiem tas ir ierasts. Mūsu vārdu priekšā lūk, tādā mazā knockdownā nonāk cīnoties ar Kītliju. Kītlīs ar aizsargu. Diezgan Kītlīs tādā atveizienā ar aizsargu cīnījās un trāpīja ļoti nejauši varbūt. Starp citu, viņš tikai rezultīvs un vērtīgs spēlētājs. Nemaldos, viņam bija pagājušajā čempionātā. Viņš varbūt pa 2 minūtēm var kļūdīties 6 vai 8 sodu minūtes. Katrā ziņā zem 10 noteikti. Semjonov maiņa, ko spēs izmet ārā ripu no zonas. Ripa bija ārā jau, bet mēs varam spēlēt. Tiesnesis tagad nosļūt. Kā ripa jau bija Latvijai. Vidējā zonā, jo metiens mums paliek Semjonov maiņa. Tā bija Patrievski. Morisons, Kītlīs, Smits joprojām laukumā, jau 2. minūti faktiski pēc kārtas nemainās kanādieši, nemaina sastāvu. Viņiem tā ir ierastāk lieta tomēr spēlēt ar NHL, vairāk ilgāk spēles laiku līderiem laukumā. Rainis Smits 6. čempionātu pēc kārtas brauks un 5. ir komandas kapteinis, tāpat kā Salt Lake Cityjā. Pasaules kausā spēlēja ļoti pieredzējis hokejists. Tieši domājot par to, cik daudz viņš ir spēlējis pasaules čempionātos. Janovskis aiz vārtiem Morisonam. Vēl joprojām šī maiņa Morisons kopā ar Smitu un Kītliju. Visu laiku laukumā Kītlijam piespēli, bet nepārāk precīzi Ripa Masaļskim. Masaļskis tā, pret atkal nejauši trāpu. Jā. Bet tagad Macievskis. Tambijas un
Šeit piespēle uzreiz metiens pa vārtiem. Jā, Bondarevs to izdarīja, bet nebija pārāk spēcīgs. Smits. Nu, palēni jau paliek šī maiņa. Mums jau trešā maiņa nomainīsies, es domāju, uzbrucēji ar aizsargu. Tikai tagad mainās, jā, mainās Morisons, Smits un arī Hitlijs aizsargo prom. Nebija precīzi pirmā piespēle, tev varēja būt ļoti labs uzbrukums. Širokovs cīnās ar aizsargu un Miķels Redliks nav tāpā. Iemetiens būs Kanādas aizsardzību zonā. Ir jāspēlē maz. 2 sekundes. Faktiski gandrīz nekas, bet izdarīt metienu vēl varam. Lūk, atkārtojumā labi izspēle bija Bondarevam. Ļoti atzīstams pirmais periods, jāpiekrīt Maris. Ļoti labs. Aleksis Širokovs bija tūplānā nu pat. Viņš ar iemetienā, bet 2 sekundes un pirmā trešdaļa ir beigusies. Rezultāts ir 1-0 Latvijas komandas labā. Jā, pret olimpiskajiem pasaules čempioniem un arī pasaules kausa ieguvēju. Nu, protams, ne visi spēlētāji spēlējuši, bet 1-0 ideāli un tagad mazs pārtraukums. Periodu. Kas zina, kāda būs treneru taktika? Kas zina tiešām, un kanādiešiem arī ļoti raksturīgi, ka viņi pēc aptuveni pusspēles laika nomaina vienu vārdsargu pret otru. Tā vismaz ir bijis līdz šim, bet kā būs šodien, to redzēsim. Mums Ciprus maiņa sāk, kā vienmēr Ciprus, Magadējevs, Herberts Vasiljevs. Starp citu, Aigars spēlē Krievijas Superlīgā, Spartakā, un arī Brodera aicināja. Lūk, Aigars iemetienā tūlīt cīnīsies, bet viņu Kris Drepers sākās otrā trešdaļa, rezultāts 1-0 Latvijas valsts vienības labā. Dons, Drepers un Malbīs spēlē Kanādai. Un aizsardzībā... Noraidījums. Jā, būs noraidījums. Normans ar Filipiņiem aizsardzībā, bet noraidījums Kris Drepers. Tas viss notiek 10. sekundē. Mūsiem skapiskais vairākums. Kris Drepers, viens no veterāniem. Tikmēr kāda maiņa, vienkārši uz konsultāciju aizlido pie komandas. Viens no spēlētājiem, jā, bija 5 no sākuma laukuma spēlētāji, jābūt mazākumā 4. Mums Ciprus paliek ar Herbertu Vasiljevu un arī ar Panķeļejevu un aizsardzībā Savils ar Skrastiņu. Arī interesants treneru atradums ir šāds aizsargu salikums. Tas, protams, viss saistīts ar Agra Savilu. Tagad viņš nesen arī atbraukt. Panķeļejevs, rip mūsējiem. Tagad Skrastiņš to iemet zonā, ripa kanādiešiem. Jāteic, pirmajā trešdaļā bija viens vairākums. Mēģinājums visu tādu kombināciju neizdevās, un tas arī viss bija. Zaudējam ripu uz līdzenas vietas savā zonā. Turklāt gan Gieto iegūst laiku, iemetiens būs. Iemetiens gan būs. Mūsēja maiņa sastāv, kas nāk. Nāk attiecīgi otrā maiņa. Semjonovs ar Matvijevs Konstantijevu malās. Aizsardzībā normāli Tribunцовs un Bondarevs spēlē, kā tagad būs vairākumā. Tāpat paliek Bondarevs un tāpat ir Tribunцовs. Tribunцовam ļoti labs metiens, arī Bondarevam. Aizsardzību runājot. Tribunцовs aiz vārtiem. Aizsardzības Tribunцовam. Tur jau Marlo Zogas klāt. It kā vairākumā, otro reizi vairākums. Un jau 50 sekundes. Jā, nav tāda bīstama pat uzbrukuma. Nesam pat šoreiz zonā kārtīgi iegājuši, ar ripu. Tagad it kā ripu bija zonā, bet kanādiešiem. Palikusi minūte vairākumā. Bondarevs vai... Marlo. Un Tribunцовs. Jāmaina. Acīm redzot, jāmaina virknējums vairāk kā minūtes spēlēts. Nekas nav iznācis pagaidām. Osaiskis. Tagad varbūt. Pārāk atklāt piespēle partnerim tieši centrā Semjonovam un tagad jau jāizstāvus. Spēlējam tomēr vairākumā. Iemetiens atkal mūsu zonā. Kanāda ļoti labi spēlē. 38 sekundi un ir Krisam Dreperim mazākumā. Starp citu interesanti, ka Kris Drepers skatās Nacionālā hokeja līgā viens no, kā saka, mazāku slepkavām. Tāds termins ir centra uzbrucējs un parasti savā klubā viņš alaž spēlē skaitliskajā mazākumā. Tagad attiecīgi mūsējiem Sprukts ar Ankipānu un Cipolu malās. Bartuls ar Ignaķevu. Bartuls ļoti labi nospēlēja pirmajā periodā mūsu jaunākais spēlētājs. Ļoti labi, tiešām labi un droši Ignaķevam. Cipuls labajā malā. Sprukts. Un beidzot esam zonā. Rīgas spēlētāji uzbrucēja trio, vismaz nostājušies zonā. Šo aizsargu spēlēsim.
13 sekundes. Ideāli izspēlīt, kā skatījās, kur ir partneri, vai drīzāk gribēja mēģināt izspēlēt kombināciju uz priekšu mūsu aizsardzības spēlētājs un neieraudzīja ripu Viktors Ignaģevs. Tomēr šī maiņa vislabāk izkombinēja vairāk. Ankipāns gaidīja piespēli, tomēr neizdarīja viņa partneris to. Mārtiņš Cipulis iepriekšējos mačos divreiz devītniekā trāpīja, un tagad Brodērs, ar citu, tīšām izgrūda vārtus, tīšām. Bet pēc tam mainīja savu lēmumu, jo ripa ir mūsējo zonā un atsūna tos atpakaļ. Cipulis, tālāk Širokovs. Labs varētu veidoties uzbrukums. Galviņš jau bija pretinieks zonā, mūsu aizsargs arī ļoti jauns, tagad jānāk aizsardzībā Kīplijs. Viens par vienu ideāli. Kīplijs nespēlē ideāli, bet piespēlēja tomēr savam partnerim, un tas to laikam nebija gaidījis. Tas bija Smits, jā. Jā, Brainis Smits un Kīplijs. Jā, un kāpēc izgrūst vārtu? Es tagad vēlreiz skatījos atkal Brodērs. Nē, viņš negrūst speciāli, viņš atspiežās, lūk, viņš tagad rāda, atspiežās pret vārtiem, un starp citu pilīgi tieši šie vārti no mūsu pa kreisi visbiežāk izslīd no savām gropītēm, un lūk, te Brodērs tiešām nes to mārā. Varbūt pirmoreiz man tā šķita, vienkārši, ir tāds paradums vārds, tagad atspiesties pret savu vārtu, saviem vārtiem. Simons Gaņē, tur jau ir aizsardzības spēlētāji, Rīpani atstāja zonu, Vasiljevs labi nobloķēja metienu. Un atkal Masaiskis labs ir, bet šeit nesagaidīja piespēli no Gaņē. Masaiskis tur bija uz ledus, tagad 3-2, uzbrukums ir labs. Vasiljevs atstāja Pantelijevam, Pantelievs pretinieks zonā un mūsu spēlētāju piespiež pie apmalks. Uzbrukums turpinās. Lieliski un tālāk vēl viena piespēle vārtu priekšā. Un tomēr šādu manevru lieliski saprat arī kanādiešu hokejists un mūsu Agris Saviels ripu nesaņēma. Faktiski bija interesants situācijas. Krastīņš bija aiz viesvārtiem, Savielam piespēlēja divu aizsargi bija uzbrukumā. Faktiski uzbrucēja pozīcijās. Bet atšifrēja, vienkārši kanādieši atšifrēja. Skatāmies atkārtojumu. Krastīņš, Savielam. Saviels tieši kā centra uzbrucējs vārtu priekšā. Atkal interesanti spēle, ļoti interesanti. Pirmajā periodā Latvija vadībā joprojām 1-0 spēlē pret Kanādu. Protams, līkmes spēles saskaņas ar Baltkrievijas ir 100 reizes augstāks, neapšaubām, to vispār nav ko runāt, bet spēle šī ir interesanti, nav par ko uztraukties īpaši. Protams, gribam, lai mēs uzvaram, galvenais, ka mūsu spēlē labi. Zonas ieslidoja zonā. Tur nebija apsustēja arī. Būs noraidījums abām komandām. Jā. Man tā šķiet. Maltvijas un mums tam bija noraidīts apusējs. Viņi slidojot blakus, saķērās nedaudz viens otru. Tiesnesis no Ukrainas pilnīgi pareizi dara, jo neviens neinteresēts šādos mačos. Cik nav labiem hokejistiem pasaules čempionātu gāja. Vienreiz tam bija jau secina, muļķīgs, tam pašam Ignaķiem, atceries Māriju, Rodrigo Laviņiem un tā tālāk. Arī citās valstīs tā nelēm. 4 spēle būs daudz ātrāk, vēl ātrāk, kad Reters būs zonā. Iespēlēja labi, šeit tribūnas ausī izlaida metienu. Bondarevs arī bija blakus. Viņš bija priekšā. Arī aizsargs slido uz priekšu, tomēr tribūnas savam ripa ir. Pa 4 laukuma spēlētājiem atkārtoja. Mūsu komandā uzbrukumā ir Maciejevskis, tas ir Maciejevskis un... Maciejevskis. Maciejevskis labi bet beigās it kā nobijās no pēdējā aizsarga aizgāja Sāņas. Varēja iet turpināt pretī tieši Brodēram bija jau pretī vārtiem. Ignaķevs ripa zonā. Galvenais tiesnesis līnīties esam parāda, ka viņš kļūdījies, bet spēle nepārtrauc. To es domāju zonas nefiksēšanas frukts, bet viņš grūti viņam uztvert ripu, tomēr viņš pārtraucēja kanādietu, un viss beidzās ar to, ka ripa ir pretinieka aizsardzības zonā. Cipuls ļoti aktīvi nospēlēja uz zilās līnijas. Mēs esam pieraduši Cipulu redzēt iepriekšā 20. numuru, tagad ar 28. ir Mārtiņš Cipulis. Strups, tāpat 25. un 9. Ankipāns. Labi nospēlē Ignaķevs, neļauj vienkārši Varlau pielikt nulli. Bet tagad Širokovs. Nē. Pirmais kanādietis. Šeldons Sorais, viens no vismaz pazīstamākajiem Kanādas izlases spēlētājiem. Un Ignaķevs it kā priekšā varbūt aizsedz to metienu.
brīdi Masaļskim. Nu, Masaļskis šo ripu neredz Marlo. Un rezultāts 1-1. Diemžēl tas notiek 6. minūtē. Otrajā. Paskatīsimies atkārtojumā. Masaļskis īsti neredzēja, bija priekšā tieši Ignaķevs, bet, nu, ielaida lokā kā aizsargiem, jā. Vairāk stūri gan izskatīt. Arī tā kā Drēpers ar 3-3 spēlē 3-3 gadā, Patrika Marlo 22. Un viņš, starp citu, arī tika izvēlēts San Jose 97. gadā otro kopējo, un, protams, pirmajā kārtā. Tā arī viņš šarkos ir nospēlējis, izņemot, protams, šo sezonu. 4. mājiņa Širokovs ar Redliku un Štālu uzbrukumā. Galviņš Sarokins un esam Kanādas zonā bijām. Galviņš vienkārši atkal izmet ripu. Ir droši spēlē šis jaunais aizsargs. Pagaidām Māris Ziediņš vēl nav spēlējis šodien, kas ir pieteikts arī mums, nu, protams, Artūrs Īrbari. Rezultāts ir taisnīgs, nav ko noliekt. Tāpat Kanāda spēlē ļoti labi, 1-1, bet Latvija ilgi bija vadībā, 1-0. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Varbūt te mazliet tāda viena raksturīga kļūmīta, kas bija Masaļskim pirmajā. Viņš diezgan strauji novirzās uz vienu vārtu stūru, un te arī, ka bija zaudēta ripa vārtu stūri ieslīdē. Nu, te viņš uzliek savu ķērāju cimdu. Kītlīs sāk tādu nelielu kautiņu ar Galviņu, jā. Kītlīs un droši nospēlēja tiešām Gunts Galviņu. Cīņā par pozīciju, vārtu priekšā pret pašu Deniju Kītlī. Skatāmies atkārtojumu. Kītlīs un Galviņš. Galviņš neļauj neko darīt Kītlijam. Precīzi spēlē. Tas nepatīk. Rainis Smits kapteinis bija arī klāt. Kītlīs tiešām izcils hokejs ar izcilu vārtu gūšanas garšu. Pārgaulis, kā mēs zinām, arī ārpus hokeja, kas viņam ārprātīgi dārgi maksāja. Tagad ir vēl nosacītais sociālais. Jā, pa braukšanu zērumā. Komandas biedrs aizbija bojā to vietu. Savils piespēlēs Krastiņam. Nu, pirmā piespēle. Jā, bet kanādieši ir atcerējuši, ka mūsiem patīk tādas pirmās piespēles, un galvenais, ka arī izdodas. Brodērs. Brodērs var iedot arī vārtu gūšanas piespēli, gluži kā Artūrs Irbi. Ļoti precīzi piespēlē, nevienkārši izmet, bet piespēlē. Mums jau bija Kanādas zonā. Kītlīs. Ļoti daudz spēlē šī mājiņa, ļoti daudz. Morisons, Kītlīs un Smits malās. Ciprus Agars. Uz mājiņu iet partneri un Ciprus kļūdās, zaudē ripu Kītlīs. Tontons tālāk Kītlijam, aiz vārtiem. Bet, teikšu godīgi, Kītlīs nav tas Kītlīs, kas bija iepriekšējā sezonā spēlējot ar Šveicēs. Bet lielā mērā arī tāpēc, ka viņš jau nekur nespēlēja šajā lokautu laikā. Nu, Bernē viņš spēlē Šveicē. Nu, jā, bet Berni tomēr arī pat nav Davosas klubs, vai ne? Un, nu, tādi ir vairāk hokejs Kanādas komandā. Ar mazliet viņi kanādieši tagad pārņēmuši iniciatīvu. Nu, tagad Tambijevs turpina cīnīties. Nu, grūti pret diviem aizsargiem. Boils un kaut kā nāk otrs, 1-1. Bīstam. Nešs. Lieliski vienreiz un lieliski arī otrais un lieliski arī trešoreiz Semjonovs paņem ripu. Tas varbūt iedvesos mūsējos uz ātriem uzbrukumiem, pretuzbrukumiem. Nu, Bondarevam nebija ātruma, piespēle nebija slikta, bet Bondarevs arī kā aizsargs bija. Viņš šobrīd uzbrucēja pozīcijā. Nebija ātruma, iemetiens mūsu zonā. Lieliski nospēlēt. Mūsu vārdsargs Edgars Masaļskis. Starp citu, varbūt daudzi nezina, bet puikas gados, ne pat jaunieši, viņš aizvadīja vairākus gadus Ziemeļamerikā, mācījās, spēlēja hokejā. Ilgu laiku. Labi. Bet tagad vārtu priekšā ir divi viesu spēlētāji. Pēc kā viņi izspēlēja. Abi atgrūda mūsējos un trešajam izdevās izdarīt metienu pa vārtiem. Un tagad kanādiešu pārsvars ir vēl ievērojamāks. Džo Tontons. Tontons un Nešunu gan ģilmalās. Un aizsardzībā šoreiz ar Boilu. Vārti atkal tā īsti. Jā, bet zini, kas atkal bija laukumā tieši pretī atvars Tribuncovs. Tribuncovs bija ar Bondarevu, jā. Ja tas bija Tribuncovs cilvēks. Jā, bet toreiz bija Ignaķevs pretī. Simons Gaņē. Nu, daudz raksta Simons, bet viņš ir francūzis. Skatāmies, kā tas notiek. Tribuncovs cīnās. Pazaudē divu cīņā. Tontonam. Metiens.
tā īsti. Jā, nu īsti izlaist vēlreiz. Katrā ziņā kanādieši vairākus uzbrukumus ir izveidojuši ļoti labi. Mondrejs nepiesedz arī pretspēlētāji, zaudē 2 cīņā. Tribuncovs un 1-2 Masaļskis. Nebija arī īsti gatavs šādam metienam. Nu tagad Cimbuls ripi ārā. Visaktīvākā tomēr ir sprukta maiņa, lai ko mēs neteiktu par mūsu Latvijas čempionu vienības Rīgas 2000 uzbrucēja trīnieks. Bārtuls ļoti aktīvi spēlē tāpat kopā ar Ignatjeviņš. Cimbuls cīnās un zaudē 2 cīņā. Zaudē Filipam, Filips tālāk savam partnerim. Fišers. Trāpīja pa seju Ignatjevam. Bārtuls atdeva arī rit pretniekam. Spēlēm tālāk. Maiņa Latvijai. Pārkāpums. Nepārprotam. Un tātad. Šeit Ignatjevs atspēlēs par to epizodi, trāpīja nulli pa seju. Pirmo reizi būsim mazākumā. Pirmo reizi šajā spēlē bija 2 reizes līdzīgos sastāvos 4-4 bija. Mūs jau 2 reizes bija vairākumā, tagad mazākums. Tas būtībā pārbaudas spēlē nav slikti būtībā. Morisons, protams, Morisons ar Heatley un ar malā vēl vienā malā attiecīgi Smits un Boyles ar Regēru aizsardzībā. Heatleys. Iespēlēts bija labi. Labi, jā. Savils ar labi nospēlēja pats jau pretniekam nulli. Heatleyam. Heatleys laukuma malā. Piespēlē kāja. Tā drīkst pretniekam piespēlēja 3-2. Nu tagad. Herberts atstāja. Ilgi vilcinājās Krastīņš ar šo atvēzienu. Pieliek nulli. Pretī metiens toties būs tagad viņi zonā, kanādiešu zonā. Mēs spēlējam mazākumā. Minūte 37 jāspēlē mazākumā. Kārlis Krastīņš. Nomaiņ mums Semjonovs ar Tambrievu un attiecīgi Bondarevs kopā ar Tribuncovu. Uzvaram iemetienā, kas labi pret Kanādu. Boyles. Kanāda nemēģina īpaši forsēt tagad uzbrukumu. Heatleys, Boylam, Boyles kļūdās. Viss jāsāk no sākuma, Regērs. Pagaidām visi kārtībā. Minūte vēl, minūte 10 mazākumā pārmetiens. Bija zona, nepagūja izsakot ārā. Ar mazākumu pagaidām viss ir kārtībā. Diemžēl kopējais rezultāts 1-2. Latvijas 2-3 minūšu laikā 2 zaudēt vārtu otrajā periodā, bet arī traģēdija vēl nav 1-2. Semjonovs mainīsies. Ignatjevam vēl minūte 13. Sprukts kopā ar Angupānu un aizsardzībā Sarokins un attiecīgi ar, kā jau visu laiku, ar Bārtulu. Redzot divnieku tēmu, Ignatjevs bija Bārtulu, tagad Sarokins. Nu, ļauj maksimāli spēlēt Bārtulim. Ignatjevs pirmkārt ir noraidīts. Sprukts. Var pieturēt ripu, mierīgi izmet ārā. Laiks ir iegūts un tikai 45 sekundes paliek mums mazākumā. Ignatjevs joprojām vēl sēž uz noraidīto spēlētāju Sūliņu Neš malā. Bīstam. Un tur cīņa vārtu priekšā. Bet pirms tam jau bija Svilts. Nu, Kautum, pret Smitu. Vārds ar laukumā viņš it kā varbūt arī bija, bet, nu... Hokejs ir hokejs, lai gan uzbrukums bija tāds slēpts uzbrukums Edgaram Masaļskim, ko norāda arī mūsu vārdsargs galvenajam tiesnesim Ukrainam. Iemetiens būs jebkurā gadījumā mūsu zonā laikam. Jā, tiesnes... Nē, tiesnes rāda, ka iemetiens būs vidējās zonā. Tāpēc, ka mūsu laukumā vārds ir, tāpēc, ka Brāņs arī... Pavisam maz 30 sekundes vēl jāspēlē mazākumā Latvijai. Tonton maiņa, ar Nešu un Ganjē paliek laukumā. Jā, Presingo jau vidējās zonā, neļauj saspēlēties, un tam Bijos ar Semjonovu ļoti labi spēlē, un tagad aizsardzībā ir Bondarevs ar Tribuncovu. Neš. Tribuncovu apspēlē.
Rezne visaktīvāks liekas tieši Nešs, Riks, Nešs ar partneriem. Tortonu un Gaņē, Hitlīs pat mazāk. Faktiski esam izturējuši, jo jāspēlē tikai dažas sekundes mazākumā, bet Nešs. Vēlreiz. Masaļskis atsit jau esot uz ledu šo ripu. Bet uzbrukums turpinās, diemžēl turpinās. Masaļskis bez nūjas. Nešs bija viens pats un vēl bez nūjas ir Vāceks. Aizseks uzreiz iedod nūju viņam, Bondarevs tas bija. Uzbrukums turpinās, mūsu ir spēlē pilnā sastāvā uzbruk Kanāda, mūsu aizstāvas. Viņš ir Raukaus cīnās aiz vārtiem, tagad galvenais vai nu izmest vai piespējas, labāk ir izmest ripu no zonas, tam bija Ievs. Bondarevs, tam bija Ievs. 3-2, bet pārāk riskot piespēli. Tagad arī neprecīzi piespēle. Saka, Riks Nešs izslidotu ar 2,5 metru attālumā bija no mūsu aizsarga. 1-1, otrajā trešajā aizvadītas tieši 12 minūtes. Rezultāts 1-2. Skatāmies, ārkārtīgi bīstams uzbrukums. Nešs to iesāk, bet tas vēl nebeidzās. Te pagroda Edgars Masaļskis. Te viņš atsit faktiski kaut kā ar plecu, ar roku jau gulēdams uz zemes. Nūjas nebija. Brīnumaini, bet Latvija izglābā šoreiz. Otrajā periodā Kanādas sāk spēlēt ar vien labāk. Un tur jau ir tā meistarīga komanda, parādās arī treneris, kas spēj mainīt to taktiku. Jā, nu viņi acīm redzami negaidīja mūsu jau tādu spēles sākumu. Tagad ir pārliecinošāki. Ir kā arī ļoti atklāts hokejs. Noraidījums, jā, būs noteikti. Pārāk atklāts hokejs vēl kautiņš pēc tam. Nu, Moldbijs mazliet viņus pēc tam mūsu komandas spēlētājs Oļegs Sorokins neļāva Moldbijam šo te uzbrukuma manevru turpināt. Tas bija Moros vai Moldbijs? No, Latvija ir jābūt vairākumā. Tas ir Moldbijs. Tomēr Moldbijs. Viņš nespēlē iepriekšo maču ar amerikāņiem. Arī tās grustīšanās pierāda, ka nav laba fiziskā sagatavotība. Pret mūsu jauno spēlētāju vienu no jaunākajiem aizsargiem pret Gunti Galviņu no Rīgas 2000. Pārkāpums, kas Latvijai spēlē Ciprusa mājiņā ar Herbertu Vasiljevu malā un ar Paņķeļēju aizsardzībā Savils ar Skrastiņu. Jāiegūst ripu, jāiet zonā, kas mūsiem jau divreiz tā lāgā nav izdevies spēlēt vairākumā, trešā reize vairākumā. Masaļskis, diemžēl, bet mēs esam vairākumā, jāiet ir big zonā. Zaudējam ripu. Skrastiņš, nu beidzot ripu mūsiem. Paķeļējos. Ciprus. Nu esam zonā, beidzot. Skrastiņš jāmet. Brodērs. Vismaz viens uzbrukums bija, viens metiens. Skrastiņš. Ciprus jau nomainās. Daļai maiņa, Semjonovs, Herberts Vasiljevs palicis laukumā. Tam bija jau uznācis. Un arī Tribuncovs tagad laukumā kopā ar Skrastiņu. Skrastiņš. Mazāk par minūti. Šis piecinieks mēģina izspēlēt. Pirmā reize viņam gandrīz iznāca metienu pozīcijai. Šobrīd nav metienu pozīcija, bet ripa nav zaudēta. Skrastiņš. Pārāk atklāta piespēle. Ripa paliek viņa zonā Semjonovs. Pusminūte. Kā grūši noraidījums. Jā, tam bija jau. Nekas nebūs tālāk. Nekas sēdēs uz sodīto spēlētāju soliņu. Mēs vēl būsim 25 sekundes, 5-3. 5-3. Galvenais iemetiens būs viņa zonā. Uzvarēt iemetienā, jā, grūdiens. Aizmugurs pret apmali. Keldons kolē. Pēdējais centrais Surejs, Keldons aizsargs. Spēlēs Zviedrijā. Šajā sezonā. Paristat komandā. Bet tā Montreal Canadiens. Sprukts mūsu trešā maiņa Rīga un aizsardzībā Ignaķevs kopā ar Bartuli. Ripa ir mūsējiem, bet tā ir pie apmalas un tiek zaudēta. Zona nepagūstam noslēgt. Metiens bija ļoti stiprs ārā vienkārši. Ripa ir pēdējās sekundes, 10 sekundes vēl pret 3. 4. reizi vairākumā Latvija. Ignaķevs labi, iespēle malā.
Spruktam atstās ripnēm, aizsardzības spēlētājiem. Bārtulis. Ļoti pareizi darīja Bārtulis. Vārtu priekšā bija 2 mūsēji metiens, cerēja uz to, kāds tīs arī priekšā. Malbīs iespēlēja partnerim un jāspēlē vēl ir minūte 23, 5 pret 4. Jā, Morisons, Brendans Morisons, Bols. Atkal Ciprus ar partneriem laukumā. Kargātis Vasiljevs un arī Grigorijs Panteliejevs aizsardzībā Savielsovs Krastīņš atkal. Tagad tas ir pamat variants vairākumā. Nu, protams, ja atgriezīsies Mitrīs, varētu būt kaut kāda izmaiņa uzbrukumā šai maiņā. Krastīņš. Vēl minūte 13 vairākumā. Iespēle pārāk lēni bija šī piespēle, bet Panteliejevs ļoti labi nospēlēja pie apmaus, palaida ripu garām, turpina cīnīties. Arī tagad jau Ciprus. Tomēr laikam izmetīs ripu, neizmet gan. Panteliejevs, Ciprus. Un tagad izlaiž. Kābas izlaiž ripu un piespēlē, jo nekas cits neatlika. Aizmugurē bija pretspēlētājs blakus, vēl viens uzbrucējs, tas jau bija Douns. Un varējis dot pret mūsu vienu vārdsargu. Tāda neuzmanības kļūda vai kā, bet zaudējuma ripu faktiski bijām nostājušies pretinieku zonā, žēl. Un tagad pārmetiens. Ļoti ilgu laiku es laukumā neredzēju tikai pašā spēles sākumā. Vienu arī no komandas līderiem, Ēdu Džavanovs. Tābūt kaut kas notiks grūti spriest, mēs to šeit nezinām. 4. reizi esam vairākumā, pagaidām vairākumā mums nekas nesanāk. Nav gūto vārtu agrāk, ar ko Rīgas un Latvijas hokejs bija tieši spēcīgs spēle vairākumā. Tas bija ideāli izstrādāt toreiz Rīgas Dinamo laikos. Tagad vairākumā neiet, kā mums gribētos. Ne tikai šajā spēlē, iepriekšējā sarkā bija. To mēs visi labi atceramies. Semjonovs. Lai spēlētu labi vairākumā, ir jābūt izciliem spēlētājiem tieši ar nulles tehniku, tas visiem saprotams. Semjonovs. Nu, tagad Bondarevs. Tagad Bondarevs atkal tribūnu savu kopā spēlē. Abi divi augumā Ražena, abiem spēcīgs metiens, tāpat kā Ignaķievam, tāpat kā Krastīņam, bet ko tas dod, ka to metienu ir tik maz. Atkal pilnā sastāvā Kanāda, turklāt 25 sekundes spēlējām 5 pret 3. Nu, tam bija jau tā vienkārši iemeta ripu pret nevienu. Šī Rokovs tur steidz tai pakaļ, bet neuzspēja pirmais. Hitlīs. Mierīgs Rokins viņu atbruņo. Kanādai jāsāk viss no sākuma. Šī Rokovs, bet kā spēlē atkal vārdsargs. Un negaida mūsu uzbrucējs. Negaida Miķels Reidlīgs šādu dāvanu. Kris Filips, kur arī kļūdījās. Iespējams, ne kļūdījās, tad ripa atlēts varbūt tāda diezgan tīvaini no apmalu. Kā ripa bija gandrīz uzdāvināt Miķelim Reidlīgam. Smits gar malu. Ieturēja ripu. Viena no viņa labākajām īpašībām, viņš ļoti labi pietur ripu. Kas jau vairāk ir svarīgi vairākumā spēlēt. Nu, tagad vēl viens uzbrukums un Štāls piespēlēja Širokovam. Nomainās šis uzbrucēja trīnieks, aizsargi tikai daļai. Laukumā ir Bārtulis, bet vēl Ignaķevs ir palicis uzbruk Kītlīs. Un 3. Lūk, tas ir Kītlīs. Bez komentāriem. Denijs Kītlīs. Pasaules čempionāta rezultīvākais un vērtīgākais hokejs arī izvēlēts tika ar 1. numuru kopējo 1. kārtā un attaisno pilnīgi speciālistu spriedumu, kad jau junioru vecumā viņš bija zvaigzne 2 sezonās 108 spēlēs. Viņš guva gandrīz tikpat daudz vārtus. Un Kanādas juniori nav nekādu vārguļu. 18. minūte 2. periodā. Hitlīs 3-1, jau 3 vārti jau zaudēts šī periodā. Turklāt mēs spēlējām vairāk, 3 reizes vairāk. Neiemet tu, iemet tev. Vairākums tā varētu būt viena no problēmām, tiešām, kas atklājas tādās spēlēs pret Kanādu. Mums pietrūkst tādi individuāli ļoti spēcīgi spēlētāji. Mēs labi cīnamies, ārkārtīgi labi un viss ir kārtībā, kad vienādi sastāv. Neļaujam spēlēt pretiniekiem, bet tā kā mums pašiem jāspēlē, ir nedaudz par maz meistarību šeit. Tas ir pilnīgi skaidrs pēdējās spēlēs. Bet otrs var uzlabot, jā. Ja ir ātrs slidojums, tad izspēts, bet kad ir vairākums, tad pretinieks jau ir koncentrējis visu savu četrnieku, un tad neizdodas tehnikai ļoti liela nozīme saspēlē. Tas agrāk tieši, kad bija mūsu hokejs spēcīgs.
Ignaķijam nav slidojuma ātrums šoreiz, viņš iet nomainīties. Viņš jau slido pirms tam uz nomaiņu, negaidot saņēma piespēli. Viņi jau spēlē diezgan ilgi, viņi arī zaudēja ripu šī maiņa, tieši kad bija laukumā Rīgas uzbrucēja trio un Ignaķijos ar Bārtuls zaudējušos trešos vārtus. Šis iemetiens, cik ir jāspēlē mazāk par 2 minūtēm, Latvijas noraidījums un arī Kanādai. Apusējais, tātad Herberts Vasiljevs un Nešs izskatās, jā, Nešs ir noraidīts. Herberts Vasiljevs, kuram otrā spēle, ja tagad Vācijā bija otrajā spēlē. Nevairs tik jauki otrajā periodā. Ciprus ar Paķilēju un aizsardzībā Savils ar Skrastiņu mums. Kreipers, attiecīgi ar savu partiju. Ne, ar Maltbī šoreiz. Lūk, jūs viņu redzat, mūsu Vācijas ledus tīģeris, viņš tādā komandā spēlēja, nesen kā viņam piedzima otrs bērniņš, tāpēc viņš arī nebrauca uz pirmajām spēlēm, pilnīgi godīgi pateidams, ka tādā brīdī viņš nevar atstāt mājas un tikai ieradās uz iepriekšējo maču, kad viss ir beidzies veiksmīgi un labi. Skrastiņš. 4-4 vēlāk izvēles brīvību. Cīnās. Izcīna arī Paņķiļējos. Viņi tur un neļauj piespēlēt. Viņš spēlē ar kājienu, jā, nu tad ar kāju. Skrastiņš tāds uzmetiens uz vārtiem. Nebija, kur likt īsti ripu. Kanāda ar tagad pārāk strauji nemaz neuzbruk. 4-4, 3-1 rezultāts savukārt. Pēdējā minūte periodā. Savils. Tambijevs. Ciprus. Metiens, bet aizsargam trāp ripu pa kāju. Pusēm maiņa. Bondarevs jau laukumā ar Tribuncevu un attiecīgi Semjonovs ar Tambijevu. Nav precīzi pirmā piespēle. Semjonovs tur nebija. Un arī nevarēja būt. Viņš bija laukuma centrā to brīdi. Kanāda uzbruk. Kanāda gal galā arī pasaules pirmā komanda arī pēc ranga visiem tituliem piedalām. Tā kā 1-3 zaudēt Kanādai, nu tas nav negods. Bet, nu, sākām mēs ļoti labi. Bijām 1-0 vadībā. Gan juniori arī, nu, sieviešu komanda zaudē pirmo reizi pēc 8 gadiem, tad viņiem būtu pilns komplekts. Nu, kanādieši sāk mūsdienu hokeju, sāk un izveidoja pirmie Nacionālo hokeja līgu, atceries 1917. gads, tā kā drīz pēc 12 gadiem būs 100 gadu jubileja, sākumā 4 komandas vairāk, jau vēlāk vairākas, tā ir galvenā spēcīgākā līga, izņemot šo sezonu, kad ir lokauts, mūsu vadība. Katrā ziņā, ka vismaz dienā pasaules malā šis gads ir veiksmīgs. Atceries, Marijs, Latvija ar kaut ko sāk pasaulē. Latvija Rīgas Dinamo sāk spēli ar 4 maiņām savulaik. Atceries, Viktors Ķikanovs tas bija. Viktors pats pirmais pasaulē sāk. Tieši Rīga sāk, Rīgas komanda Dinamo. Nebija zvaigžņu, jo Helmuts var sākumā neparādījās. Un tas bija vienīgais spēks, tāpēc arī bija šī nežēlīgā nometne. Tagad viss pasauli tā spēlē. 4 maiņām. Nu, protams, varbūt ne izšķirīgos brīžos, bet, nu, sākumā noteikti. 1-3, diemžēl, bet zaudējam pēc otrā perioda. Un interesanti paklausīties, ko teiks Evalds Grabovskis. Kur tā vaina vai? Skatāmies un klausāmies. Tik aktīvi varbūt kā trešā vai otrā vai pirmā. Kanādiešiem arī faktiski 3 Artūri, protams, cieši nepazīst Artūru. Arī nepārāk agris Savils, Leonīds Beresņevs un jau Grigorijs Pantelējos laukumā centrā jau ir Aigars Ciprus. Pagaidām 4-4, bet dažas sekundes un būs komandas pilnos sastāvos. Ciprus, jā, ir laukumā un arī Paņķiļējos un nav šobrīd vēl Herberts Vasiljevs, kurš ir noraidīts. Tontons un Ganjē tātad nespēlē Nešs, kurš arī ir noraidīts. 10 sekundes, tūdaļ pat būs arī pilnos sastāvos. Tāpēc ir abas komandas izvēlēt šādus sastāvus. Tātad, lai pēc 15 sekundēm ierastie virknēm laukumā būtu, tad pirmā minūte sākusies, pirmās sekundes 3-1. Abas komandas spēlē pilnos sastāvos. Skrastiņš iemet ripu zonā, bet šoreiz gan būs pārmetiens. Iemetiens ir pie Edgara Masaļas, kas sargātiem vārtiem. Metienu ziņā es nedomāju, ka Kanādai būtu ļoti liels pārsvars metienos, bet tomēr Kanāda izdara vairāk metienas. Te nav tādas precīzas statistikas, cik Rīgas sportpilī, cik met. Pagaidām mēs šeit elementā atpaliekam, bet Kanāda tomēr met vairāk un arī tiek pie vairāk metieniem. Latvijai tieši pietrūkst metienu, kā arī Grabovskis pareiz teica.
tieši arī vairākumā, jo faktiski tā izspēlē tā kā agrākajos gados tik perfekti vairākumu bija grūti ceļš pret tādām komandām kā Kanāda. Ja tu neizdara metienu, neiegūst ripu cīņā un pēc tam te rodas viens brīvs spēlētājs, ir grūti ko uzsākt. Bet atkal mēģinājums iesākt uzreiz tālu piespēli, šoreiz tribūnsam neveicās. Un kanādieši mums tik slikti nespēlēja sardzībā, kā viņi treneri uzskatīja pirms tām. Pēc iepriekšējiem mačiem ar amerikāņiem nekāds īpašs kļūdas nepieļauj. Marks Hepšejs, galvenais treneris, junioru hokeja speciālists, tagad pirmo reizi gatavojas. Nu, ne pirmo reizi viņš ir ilgs gads strādājis, bet ne ar klubiem, bet valsts vairāk ar junioriem, junioru klubiem. Tā nu tas ir. Ja mēs runājam par pirmo reizi, tad kārtējo reizi, jāsaka, ir vārti izgrūst. Nedaudz izgrūst, bet tomēr izgrūst. Tas ir pa kreisi no mums, ja skatāmies arī no jūsu redzes viedokļa. Tiešām tie vārti īsti neturās savā vietā. Ieradiens. Nu, vienkārši tiek izraidīti ripārā. Trešā maiņa Latvijai gribēja pielabot šo ļoti asprātīgi. Ļoti asprātīgi. Priekšā bija Krīts Treipers. Mans pieminētais Hepšejs. Vispār interesants speciālists. Un jau pavēltību. Pats arī spēlēs starp citu pasaules junioru čempionātos 11 gadus nacionālajā hokeja līgā. Protams, arī Kanādai nav visas zvaigznes. Neredzam ne Lemjē, ne Sakiķi, ne Aizermanu, ne Igīnu. Nu, Igīnam operācija, dažādi iemesli ir. Nav trenējušies. Nu, vispār vairāk nekā 130 kanādieši tagad spēlē Eiropā. Nu, ties gan ne visi tie 130, kas tagad aktīvi spēlē NHL, bet nu, vairāk kā cits gads gan, tas saprotams. Nu, tur jau aiziet līdz eksotikai. Spēlē, man liekas, 2 vai 3 Spānijā. Zviedrijā spēlē ārkārtīgi daudz, visvairāk, laikam, Zviedrijā. Krievijā nemaz tik daudz nespēlē kanādieši, kā mēs zinām. Savienu atpūt un vēl kādu par to naudiņu saņem. Tas nu tā mūsu uzbrukumā piespēl kreisajā malā. Rīga 2000 maiņas Sprunks mēģināja atspēlēt atpakaļ Cipulim pietur, bet Cipuls izraujās. Un tomēr Krīts Treipers, 33 gadi, 12 sezonas NHL. Maiņa, 4. maiņa, jau Miķels Rēdīgs laukumā ar partneriem, arī Pirotovs. Un es skatos, ir tomēr izmaiņa. Māris Ziediņš ir laukumā, nav Štāla, ir Māris Ziediņš laukumā pirmo reizi. Nu, godīgs jau uzprasījās šī nomaiņa. Filips. Ņemot vērā to faktoru, ka viņš spēlē tieši šādā stilā, interesanti viņu pārbaudīt tieši šādās spēlēs, teiksim, aktīvs, Štāls īpaši neizcēlās, lai gan Širokovs arī šajā spēlē neņemtu īpaši. Māris Ziediņš, mēs tikko par viņiem stāstījām, arī spēlēs Ziemeļamerikā, bet, nu, protams, ne pirmajās un vadošajās līgās pagaidām. Vismaz pagaidām Širokovs. Tā nu nebija piespēle, viņš vienkārši palaida ripu garām, un Ziediņam bija grūti uztvert. Nav zonas, tas ir pretinieku uzbrukums, nav arī noraidījuma. Var spēlēt. Tagad arī nav analoga situācija līdzīga, jā, gan izvēl līdzīgi. Nu, skaidrs, ka šim 4. ritnēm uzdevums ir sekot, presingot, nomainās jau daļai, jau Ciprus, Panteļējevs un jau arī Vasiljevs. Panteļējevs viens pret spēlētāju neizdodas, pagaidām neizdodas. Bet norādīts, būs. Skritlīs un vēl pēc tam iesit pēc tam pretniekam, ka viņš jau to nogāzis ar zemi. Ļoti nekulturāli spēlēt. Ļoti. Faktiski 2+2 varētu iedot par šo pārkāpumu. Jau pēc noraidījuma viņš otrais iesit vēl nulli Vasiļevam, kas jau guļas zemē. Tā teikt, sots jau bija piespriests. Iedot par bloķēšanu. Arī par bloķēšanu pusrūpīgi. Tātad, kurš mēģinājums 5. Precīzi 5. Ciprus, Herberts, Vasiljevs un Panteļējevs. Pretēji mūsu pareģojumam, ka it kā vairāk Semjonov maiņai vajadzētu spēlēt vairākumā ar Maciejevsku un Tabievu, tad tomēr Ciprus maiņi vairāk mēģina to darīt. Un faktiski gandrīz vienmēr aizsardzībās Krastiņš, Lūkaņš arī un arī Savils. Kā parasti melno darbu veids Ciprus, ieslido zonā, atstā Panteļējevam. Panteļējevs nopauzē, to viņš prot darīt,
viens no labākiem šajā spēles elementā. Tas īpaši vajadzīgs skaits, kā vairākumā. Pampiļējos atpakaļ Ciprusam, Ciprus krastiņam. Nu jāmet ar uz vārtiem. Bet nav, nebija viņam tāda pozīcija. Un tagad var mest, var piespēle tomēr Vasiljevs. Un tā bija drīzāk piespēle. Drīzāk piespēle bija. Panteļejos bija vārtu priekšā, bet cīnījās viņš ar aizsargu. Tagad Masaļskis ir pirmais. Labi, piespēles krastiņam. Tagad 4 varbūt pret 2. Nu, šādi piespēle pirmā. Jā, 4 pret 2 varēja. Uz zilās līnijas mūsie bija 4. Nekā vairākumā jāspēlē minūte. Ļoti spēcīgi Kārlis Krastiņš piespēlē. Neiznāca tā, kā gribētos. Tribonsovs jau laukumā, daļai maiņa. Visiem jau nav trijolu būs uzbrukumā. Nu, kas tad ņems ripu? Trīs spēlētāji savi mūsējie. Macievskis. Iznāca veiksmīgāk nekā domāju. Madrēls vienkārši zonā un Macievskis. Prātīgi. Tribonsovs gaida piespēli, viņš viens pats sagaida piespēli, tagad uzreiz jāmet, uzreiz. Un nepiespēli vēl nepārcēla. Uz ledus guļošajām vārdsargam Tribonsovs, Tambijevs. Ideāli izdevība būt vārds. Faktiski ideāli būs no redzījums atkal. Jā, tiešais ieliek jau svilpu mutē, bet tomēr nenosvilp. Izņemot pabaidīgi. Tambijevs. Jā, diemžēl 8 sekundes vairākumā. 5. reizi mēs 10 minūtes spēlējam jau vairākumā un nevaram izmantot. Pa 5 reizēm 2 momenti tā. Kanāds spēlē pilnā sastāvā un uzreiz 2. Hītlīs sagaida piespēli un apsīt precīzi, bet Dreipers mazliet nav tik labi fiziskā kondīcijā. Nepaguva, bet Hītlīs uzreiz un atkal piespēle Dreiperam un atkal Masaļskis spēlē labi. Tas viss notiek 3. perioda 6. minūtē. Viens labs uzbrukums vairākumā. Tiešām izcili izdevība bija Macievskim. Nu, kur nu vēl labāks? Aleksandrs Macievskis hokejā. Nu, protams, viņam blakus bija aizsargs. Protams, ir pārsargs mēģināja ko glābt. Bet faktiski skatāmies vēlreiz. Te met Tribonsovs atsit. Nu, nepacēla ripu augstā. Pret Kanādu gaidīja tādu vēl izcilāku izdevību. Tas bija tikai vienīgi kā pirmajā periodā. Paši kanādieši kļūdījās un Jānis Spruktis faktiski gandrīz netraucēts bija pret vārtiem. Un to arī izmantoja. Bet nu divreiz gaidīt kaut ko tādu no Kanādas ir grūti. Nu, kā arī Jānis šoreiz uzbrukumā. Šī sezona viņam ļoti veiksmīgi bijis. Spēles izpratnes ziņā ļoti ir mainījis arī savu spēles, kā teikt, visu to taktiku un uzlabojas fizisko sagatavošanu. Pie Šuplēra arī ļoti labi strādājis Rīgas komandā. Arī Šuplērs viņi ļoti labi izveidojis par hokejistu. Viņš bija vairāk domāts tikai tās Tarāna tipu uzbrucējs agrāk. Tagad tas teiks, ka Jānis neprot iemest. Viņš to dara un dara ļoti veiksmīgi. Jā, pēc 2000. gada Sanktpēterburgas spožās debijas, Martins Prudens. Jūs tagad redzat, tad viņš kā noplaka. Liekies svars viņam bija un līdz ar to ātrums nekad nav bijis ātrs dotājs. 4. maiņa Latvijai. Širokovs un Māls tagad Ziediņš ar Miķelu Rēdiņu. Nu, uzbrukums ātrais, piespēle. Ziediņam, Ziediņš gribēja atstāt. Vienkārši iemetam zonā. Jācīnās par ripu. Nedrīkst ļaut Kanādai uzsākt šos uzbrukums. Kā pirmajā mēs spēlējam, tā arī bija rezultāts. 1-0. Nu, tagad Sarokins labi piespēle Miķelim Renlikam. Un viņš atstāja Širokovam. Kur vēl labāk piespēle? Širokovam ripu uz nūjas vārtu priekšā. Tā viņam var būt liktenīga kļūda. Ideāli nospēlējam šoreiz Sarokins. Ziediņam grūti pierādīt sev vienā trešdaļā. Nu, iepriekš viņš arī spēlēja. Un vēl pret Somiju noteikti to spēlēs. Vasiljevs. Panteļejos centrā, bet mazliet paviršas. Es teiktu, šī piespēle bija arī astprātīgāk nospēlēt mūsu uzbrucējus. Un uz Krastiņam trāpa. Nomināli spēcīgākā maiņa Morisons Smits ar Hītliju. Panteļejos. Noraidīja. Tam Hītlijam, jā, protams. 6. reizi esam vairāk. Bīstam spēle ar augstu pacelt nulli, tāds varētu būt formulējums. Denijs Hītlijs. Nu, šoreiz Rīgā viņš sev pierāda kā huligāni. Tiešām viss vairāk viņam noraidīja. Tas viņam nav raksturīgi. Nu, skaidrs, ka noraidījums. Un kas tagad realizēs vairāk? Šoreiz Semjonova maiņa sāk kopā ar Šampiņu un Macievsku. Un aizsardzībā ir
Bodejovs ar Šeit bija Široko moments, iespēja. Tālāk. Bija. Macijevskis, labi. Ļoti labi, bet te nav neviens labajā malā. Ir galvenais tiesnesis. Ir, bet kanādiešu galvenais tiesnesis. Viss jāsāk no sākuma. Semjonovs. Nav mums tā starta ātruma. Tas viens un nav to uzmetienu uz vārtiem. Tur mēs varētu iegūt ripu un pēc tam iegūt izdevīgāku pozīciju. Vairāk no Semjonovs, bet zona ir pavelk skatītāji. Bija zona. Jā. Semjonovs iespējams arī nedzirdēja tos vilpienu. Tur bija tāds troksnis, tā kā kanādietis to visam liek viņam aizrāda. Principi pēc. Cik tad ir? Minūte 30 jāspēlē skaitliskā vairākumā, pēdējā trešdaļā 7:38. Ņem vērā, ka tā ir sastā reize, kad mēs spēlējam vairākumā. Turklāt tagad trešajā periodā faktiski gandrīz pēc kārtas bija minūte attelpa Kanādai. Nevarētu teikt, ka Kanādai jābūt sportiski fiziskā labākā formā. Tagad šķiet konsultācija tieši par šo epizodu iepriekšējo. Kanādiešiem bija pārlidojums tagad no Ziemeļamerikas, no Kanādas. Viņi lidoja uz Eiropu. Turklāt viņiem vēl bija problēmas, jo komandas lidoja viena lidmašīna, bagāžu nesagāja kopā un nācās kavēties. Vairāk nekā pusi aktīvo sezonu neizvadīja, tomēr fiziski neizskatās sliktāk pa Latviju. Paņķeļejos. Kāda reakcija Vācijā? Bet Grigorijs ļoti labi nospēlēja. Faktiski jau gandrīz zaudē ripu, tomēr uzmet uz vārtiem. Gaļie. Tur noslētiek pie ripas. Krastīņš. Šeit nesapratās. Vasiljevs slido uz priekšu. Blakus nebija otrais segums. Cīņi uz stūrī pie mūsu vārtiem. Mūsu vārtsegas zonā. Iesit pretiniekam Regers, iesit Paņķeļevam. Nu, tiesnesis to redz, līnijtiesnesis vismaz to redz. Viņš tagad teiks galvenajam tiesnesim kādu pāris vārdus. Nu, ja šāds, jā, būs norādījums. Tomēr būs, jā. Tas nozīmē, ka Latvijai ir vairākums 5-3, 43 sekundes. Rupi spēle. 7. reizi Latvija ir vairākumā 43 sekundes, tagad 5-3. Vienreiz jau bija, bet 25 sekundes. Kanādieši parāda piesaka sev kā rupju komandu pirms šī pasaules čempionāta. Šeit arī vēl viens moments, arī savu veidu iebaidīšana pirms pasaules čempionāta spēles pirmās. To, ka kanādieši spēlē asi, to mēs zinām visi. Nevienmēr es piekrītu un absolūti nepiekrītu leģendāru Ozerau teiktajam, ka tāds hokejs, nu, tas ir viņiem. Savienība nav vajadzīgs. Tāds hokejs, bet reizēm asuma maz nenozīmē rūpību. Nu, reizēm arī ir rūpība. Semjonov Māja un Ignaķevs kopā aizsardzībā ar Tribuncovu. Šāds salikums aizsardzībā 5-3, nu te jācīnās. Redz, ko Brodējs izspēlēja. Viņš redzēja, ka nav kur. Un pa vidu, pa gaisu izmeta tā, lai mūsu nevarētu noķert ripu pat vai no roku. 5-3 mēs spēlējam. Bet te jātuvinās vārtiem. 5-3 nevar spēlēt no aizmugures. Vēl 12 sekundes. Nu tagad Semjonovs uz zaudējumu ripu. Faktiski uz līdzenes vietas iegūstam to atkal. Ignaķevs un tagad jāmet. Un virs to vārtsegam. Bet labi, vismaz cīņa par ripu ir. Ignaķevs izlaiž vidējā zonā un kanādieši Hitlīs laukumā. 4-5 tagad kanādieši. Mūsiem vairākums un zonas nav. Minūte 5 sekundes. Nav. Tribuncovs negribēja iekrist un neslidoja uz priekšu šoreiz. Jāmet vēlreiz. Tribuncovs. Nemet. Nu, bīstam, nu šādi piespēlēt savu laukumu centru, kur divu priekšā pretinieki ir ārkārtīgi bīstam. To Macievskis izmēģināja, un kas no tā sanāca, mēs esam savā zonā. Krastīņš. Maiņa mūsiem bijusi jau. Zona. Rīgas maiņa būs, ir paredzēts vismaz, ka būs laukumā. Nē, Ciprus ir laukumā, tas nozīmē, ka būs tomēr Ciprus ar Paņķeļeju un jā, Herbēts Vasiljevs jau uznāk. Lūk, tā bija lieliski izdevība. Tagad 43 sekundes. Vairākumā jāspēlē, lūk, Macijevskis. Te nogrūž, bet vairāk jau nedod. Nu, bet tas nogrūž, faktiski laukuma vārtu priekšā. Vienīgais zaudējums kanādiešiem ir salauzta nūja Martinam Brodēram. Tagad viņam to pasniedz tikko komandas biedrs. Bet tas zaudējums nav mērams vārtu izteiksmē. Tas ir vienkārši materiāls zaudējums, salauzta nūja un viss. Vārti ir nosargāti. 43 sekundes trietā kanādieši nosargāja vārtus. Nu, neņemot vērā to, ka mums vārts ir Brodēra. 5-3. Un tagad vēl 30 sekundes vairākumā. 5-4 mūsējie Paņķeļejos. Atlaiž ripu pārāk tālu un iegūst to. Nu, brīnums. Vienā līnijā bija mūsu pārējie spēlētāji. Nu, kas notiek?
Un aizsargi gan divi pārējie partneri vienā līnijā, un nevienam īsti nebija kam piespēlēt, kaut gan skatiskais pārsvars bija tajā. Un vēl ir 14 sekundes noraidījuma laiks kanādietim. Vairāk nav spēku šiem vidoriem. Kanāda spēlē pilnā sastāvā. Lūk, kā Pantelējos pieturēja ripu, cik eleganti, bet, jāsteidz uz nomaiņu, tas ir pilnīgi skaidrs. Vasiljevs gan vēl uzbrūk, bet Pantelējos vēl nomainās. Ciprus tur cīnās, tagad jau nāk trešā maiņa, Cipulis. Ciprus vēl palicis laukumā no pirmās maiņas. Un Ignaķevs izcīna ripu, pēc tam zaudē Valo. Neš tur blakām. Un Ignaķevs pirmā piespēle. Sprukam! Jānis cīnās, Malats cīnās un arī izcīna ripu faktiski. Ignaķevs ļoti labi izdarīja šo piespēli. Ignaķevs ar Oskaru Bartulu aizsardzībā mums zaudē ripu. Tā ir laba piespēle, labs metiens un Tontons uzmet pa vārtiem. Saisks labi nospēlēja. Zaudējumi ripu uz līdzenes vietas un labi, ka neiemetā. Pārgribi nospēlēja. Vēl viens bīstams moments. Pāri, Gaņē. Vārtsargam, mūsu vārtsargam. Saiskim nav Nūjas rokās šobrīd. Ignaķevs to pasniedz. Karusels un vārtsargs ir ripai virsū. Ar kājsargiem. Tā var, tā drīkst. Basaiskis ir savainots turklāt vēl nedaudz. Tas iepriekšējā epizodē notika. Viņš varētu tur sastiet. Viņš špagatā nospēlēja. Viņš ir savainots. Diemžēl. Vai kādu triecienu saņēmis, paskatīsimies, ja mēs redzēsim atkārtojumā. Tas nenotika, liekas, pēdējā epizodē, jau pirms tam viņš turējās pēdējiem spēkiem. Laukumā jau ir mediķis. Es skatos, ka mūsu galvenais dakteris Kvēps tagad sarunājas ar Arturu Irbus. Rezerves spēlētājs Soliņa Kotkas. Teodors Mazurs, fizioterapeits. Jā, varbūt muskulu sastiep vai kaut kas tā. Spēlētas ir 11 minūtes 37 sekundes. Varbūt šā tiešām. Šajā epizodē noteikti. Tagad, jā. Vai cirksnis? Nē, cirksnis neizskatās tomēr. Te viņš neredzēja ripu, bet viņš bija palaima kājsargiem puskrits virsū ripai. Un tagad spēks var netaupīt, nerādīt. Teikt, ka nevis savainots, viņš būtu saņemts uz tādas pēcspēli. Edgars var turpināt. Šeit Arturs ir pajautāja, un acīm redzot, Mazurs pateica, ka, kā viss kārtībā, nav viss kārtībā, bet, nav jāsadala uz nomaiņu. Ripa ir kanādiešu zonā, var spēlēt. Kanāda varēja ripu apturēt, to neizdarīja. Un ceturtā maiņa šobrīd Redliks ar ziediņu malā un Širokovs centrā. Gaņē, atņem ripu musēm un zonu. Temps ir nedaudz pierims. Mūsu ir tik daudz spēlē vairākumā. Tagad beigi priekšdaļā 3 reizes, 7 reizes visā spēlē. 2 reizes 5-3 un vārti nav būt vairākumā. Ļoti liels pārdoms ir treneru kolektīvam. Ļoti liels pat spēle vairākumā. Bet tās pašas jau bija jau sākoties no olimpiskā kvalifikācijas turnīra. Tieši pa vairākumu. Tur vismaz šad tad tika izmantots. Jā, bet šad tad, es domāju, Polija un Slovēnija arī vājāk pretnieki. Slovēnija būs mūsu pretnieks pēdējā grupas turnīra spēle. Mūsu grupā vispirms Kanāda, tad ASV un tad Slovēnija. Un laba pauze Tontona izpildījumā. Šeit labi nospēlē un Širokovs tagad no Rokovs kaujās. Tiešām kanādietiem par ko viņš tur īsti klopējās ar Gaņē. Simons Gaņē. 21. numurs pret 16. mūsu Širokovu. Sākās to, ka Širokovs nospēlēja asi uzgrūdot spēku paņēmienu un uzreiz pretinieks Simons Gaņē izdarīs sitienu. Daudz rakstu Simons Gaņē, bet franču izcelsmes hokejs, dabūja arī ritīgi no Širokova. Un arī mūsējais, tomēr kreklu, mūsu spēlētājiem viņš novilka. Kā Tavgeja cīnā, pirmais uzdevums ir novilkt kreklu pāri galvai, un tad pretinieks ir neutralizēts. Gaņē noraidīts, protams, Širokovs būs noraidīts. Es domāju, ka apusējs sots būs, tad nebūs nevienam ne vairāk, ne mazāk 2 minūtes piespies, varbūt 2+2. Varētu arī Širokovs varētu. Nezinu, nespekulēsim. Tūlīt uzzināsim, ka viņš joprojām bez krekla sēž. Lūk, šī epizode. Un tiesnesis viņam to aizvadīs. Šeit, redzēt,
tomēr ir šī pieredze. Visu uz kreklu. Tagad jau kanādietim ir pārsvars šajā divcīņā. Nu labi, tas nu tā. Vispār jau tā gadījums ir diezgan neparasts, ka komandas 5 dienas pirms spēles oficiāli pasaules čempionātā aizved šādu startautisku pārbaudas spēli, startautisku draudzības spēli. Vispār nedaudz tādas komandas aizved, lai gan zinot reālos spēku samērus. Tas nav tā kā Latvija tagad spēlēt ar Sloveniju vai, teiksim, Baltkrieviju pārbaudas spēli pirms atbildīgi turnīru. Tas saprotam. Otrs puses tas ļoti liels gods, ka mēs varam spēlēt ar kanādiešiem. Tikai mēs un Čehi Eiropā spēlējam ar kanādiešiem. Jā. Pārbaudas spēles un neviena cita komanda vairs ne. Tas ir tomēr pasaules pirmā komanda. Es domāju, ka Širokos līdz spēles beigām ir noraidīts. Lūk, jā, jūs viņu redzat, viņš dodās projām. Simons Ganie, kurš starp citu arī pirmā raundā Filadelfija izvēlēts, kurš 5 sezonas aizvīt atsāk hokeja līgā. Pieci pret 5 tik un tā spēlēs Viņi abi divi jau iet uz dušām. Starp citu, Simons Ganie ir olimpiskais čempions Salt Lake City. Izmaiņas līdz ar to 4. maiņā atkal Štālam jāspēlē, jo Širokos vēl spēlēt nevarēs. Tagad gan Semjonov maiņa Latvijai. Un attiecīgi Morisons, Kītrijs, Smits, Kanāda triecienu trio, ko mēģina Bondarevs. 2 mēģi tomēr spēlē. Starp citu, mūsu Širokos spēlē šajā sezonā Amūras, Kabārovskas Amūras klubā. Tā ir otrs spēcīgākā līga. Jā, un pieliek vienkārši nulli pretinieks. Mirkli novilcinājās varbūt kāds sekundes simtaļu par ilgu. Tam bija jau Macievskis meta. Un uzreiz pretinieki nulli priekšā. Kanādieši ļoti liela meistaru aizsardzību. Regērs konkrēti tas bija šoreiz. Iemetiens garbiņu zonā. Semjonovs paliek un Tabijos Macievskis malās. Tāpat Thornton, Morrison maiņa. Hitlīs. Jāsāk no sākuma Broderam. Maz ir jāspēlē pavisam maz, ja mēs domājam par nešķirtu. Rezultāts 1-3. 2 vārdus atspēlēt Kanādē grūti. Bet neiespējami. Tam bija jau salecās tagad nu pat ar Regēru. Tā spēle ir diezgan asa, bet arī spēles galvenais tiesnesis vispār tā brigāda nav tik kvalificēta, lai uz sākuma atmosfēru. Viens par sitienu, otrs par pretinieku bloķēšanu. Kā tur bloķēšana ar 2 sitienu? 4-4. Spēlēsim. Kas mums paliks? Ignaķevs paliek ar pavisam jauno aizsargu Oskaru Bārtulu. Bārtuls spēlē nevienmērīgi. Atceries, pirmais periods sāk ārkārtīgi labi. Tagad trešā periodā vienotra kļūt bīstam vārtu priekšā. Jo viņa cerības tikt uz čempionātu. Grūts spēles treneriem jāņem. Jālēma Laviņš vēl ir, kas ir nedaudz savainots. Jerafejevs, Feldmans, kas šodien nespēlē, kas varbūt kāds spēlēs. Jā, tam bija arī jāpastiprina spēli, cik to var izdarīt 5 dienās. Pirms Prāgas viņš bija labāks. Un arī Slovākija atceries. Semjonovs tam bija ļoti labi šo pirmo spēli aizvadīt. Tiešām labi. Atkal divcīņā iesaistās Oskars Bārtulis. Nu, šoreiz ir viņam. Cipuli nogāž. Mūsu tiesnes rāda nav nekas. Nu kā nav nekas? Sprukts atkal lūkā un labi piespēlē. Ideāli piespēle. Jāmet Bārtulim vārti jāgūt. Nu jā, Brodērs pretī. Tam mīnstinājās bikli, bet situācija ideāli bija. Ideāli. Nu, jau teica atkal Jānis Sprukts, kuru pie spēlētājs soliņa nogāz gandrīz tikko Morovs. Un filigrāni nospēlēja Jānis Smits. Un tā tieši tagad arī tāpat nospēlēja Rains Smits. Atstāja piespēli. Vasiljevs. Ļoti bīstam piespēli tā paralēli gar zilo līniju Bārtulim. Sekas ir tāds, ka mēs zaudējam rīku. Aiz vārtiem Smits. Un atļauj izdarīt metienu, tomēr Ignaķevs šī situācijā. Bet labi nospēlē Masaļskis nobloķēja, tā kā pilnīgi jau viens nebija Smits vārtu priekšā. Kanādietis viens jau bija pacēlis rokas augstā jau, domādams, ka vārds, tas bija tāds Boils aizsargs. Tas spēlē šos Viņš teica, ka viņš padotās. Jā, viņš padotās. Viņš domāja, ka Rīci vārds. Man viss neviens īsti neredzēja, kur tā Rīci. Vārtos tās nav.
Blakus jūs redzējāt otru treneri, Matkevišu. Smits. Komandas kapteinis, 6. čempionātu viņš būs pēc spēlēs un kapteinis. Un tagad iespēle uz priekšu nešam bija. Nu, diezgan tāda bīstama situācija visu laiku spēlējot četratā. Herberts Vasiljevs ar Aigaru Ciprus un aizsardzībā ir Savils ar Skrastiņu un gluži tā kā vairāk no kanādiešu. Masājskis labi izsit arī pretiniekam no 0. Tomēr kanādieši saglabā. 4 pret 4. Lūk, individuālais pārstāvis meistarībā. Visu laiku arī pirmūsajā zonā. Tagad komandas spēlē pilnos sastāvos. Un iemetiens būs mūsu zonā. Mājiņas var veikt, kas mums nāk, attiecīgi nāk. Jā, otrā maiņa. Tad Tambijovs, Macievskis un Semjonovs. Tribūns jau uztver Bondareva aizsardzību. Semjonovs pret Draiperu. Pirmās piespēles neizdodas mūsu. Bieži vien neizdodas, un kanādieši ļoti labi noslēdz arī tieši izēju no mūsu zonas, kad tiek zaudēta ripa. Varbūt arī pirmajā trešdaļā kanādieši, kad acīm redzam negaidīja tomēr mūsu tādus ofensīvu. Tagad viņi uzbrūk vairāk. Nu jau gandrīz pusotru minūti spēlīt mūsu aizsardzības zonā. Semjonovs. Vienkārši izmetam ripu, bet šī situācija nekas cits neatlika. Maiņa Latvijai. Aizsargs Rigēri. Un te divi mūsējie kanādieši aizsargojas priekšu. Tad neīsti piespēle nekas. Štāls ar Ziediņu tagad jau laukumā. 4. maiņa. Un paklūp tur uz līdzenas vietas Galviņš. Nu, gluži kā mazākumā visu laiku spēlēm. Un metiens. Nu, tagad Štāls. Jā, bet nav startā. Miķelim Redlikam pa labi. Zona, man liekas, nav zona. Nav, viss var kārtībā. Štālam. Nu, Galviņš ir atkāpies, zona nav noslēgta. Tontons. Galviņš pirmā piespēlē Miķelim Redlikam. Neuztvēr. Arī piespēle bija labi. Nepaspēcīgi, bet vajadzēja uztvērt tehnisks brāļs, kā saka, izpildījumā. Jācīnās 4. maiņa, tā ir viņa cīņa arī par vietu sastāvā, nepārprotam. Un būs atkal maiņa. Pārkāpums. Kanādiešiem vispār nebūtu nekas pretī novadīt spēli līdz galam. Džo Tontons. 8. reizi šajā spēlē. Nu, cik vēl? 8. reizi esam skaitliskajā vairākumā. Džo Tontons spēlē kopā ar Nešu un Ganģēnu. Otrā uzbrucēju maiņa. Kas mums mēģinās atkal Rīgas uzbrucēju trio? Un aizsardzībā Ignaķevs ar Pārtuli. Vairākums 8. reizi, 8 reizes nesam realizējuši. Gandrīz vai puslaiks, tas un puslaiks trešdaļa. Tur bija arī 43 sekundes trietā nedaudz paklājās, bet 15 minūtes droši, jā, 43 un 25, kur bija 5 pret 3 vēl divreiz. Piespēle Ankipānam un pārmetiens. Tāpēc gandrīz periodu esam spēlējuši vairākumā. Bet tagad līdz cīņas beigām 2 minūtes un 52 sekundes. Vairākumā iemest vārtu 2 pret 3 un pavisam citādi spēle varētu būt. Tad galvenais iegūst ripu. Tagad savā aizsardzības zonā, kaut arī spēlējam vairākumā. Iegūstam ripu. Nu, jā, tas tā pa piespēle. Tas tā pa piespēle tiešām. Smits viegli pārtver ripu, ieslido mūsu zonā. Laiks ir iegūts. Viņi spēlē, es domāju, kanādiešu mazākumā. Krupts aiz vārtiem partnerim Ignaķevs. Meklē partneris, meklē un pats iet uz priekšu. Ieiet zonā. Cipuls vienkārši aizsit ripu aiz vārtiem. Tur ir tikai kanādieši. Un Masājskis. Un gandrīz minūte. Nu, tūlīt būs arī minūte vairākumā spēlēts. Tas ir līdz spēles beigām. Vairākumā vēl minūte.
Un atkal nekā. Mums ir daļai maiņa. Paņķelējos jau laukumā. Tagad Ankipans ir nomainās. Ciprus jau laukumā. Un, protams, arī Herberts Vasiljevs. Patrējus. Iespēlē labi. Savils. Un beidzot ir metiens vismaz. Bet nav kas savādi šo ripu. Jā, tur jau tā nelaime, bet mēs no vidējās zonas tad tik klāt, jo atsistās Vāca gripas nav nekāda iespēju. Krastiņš mēģina partnerim. Konkrēti Savila. Viņš ir Savila no aizsargiem. Uz Marciju Prusas. Nē, Pantelējos rāda, ka jānomainās. Ciprus gan ir ripa, tāpēc viņš nekur nomainīties nevar. Tagad mums ir... Nesaprot. Beidzot izvec mums samiņcinās, bija 4 spēlētāji. Mazākumā jau ir viesi. Pēdējās 5 sekundes tam bija jau. Viņi nogājuši noraidījumu. Nebūs šoreiz. Un tikko vairs arī nešķiet. Pēdējā minūte ir sākusies. Un skaidrs ir viens, ka Latvija šo bēdīgo tradīciju saglabā. Kanāda nav vēl uzvarēta. Kur nu uzvarēta? 1-3. Kanāda nekad Latvija nav pagaidām uzvarējusi. Jācer tikai un vienīgi uz 30. aprīli pirmā spēle pasaules čempionātā. Tambijos. Tambijos vēlreiz pa vidu nekas. Kordons iedod labu piespēli, bet neuztvēr ripu. Un pirmais jau ir mūsu aizsargs Bondarevs. Tambijevs, tālāk Maciejevski. Maciejevskis arī pats, viņam bija grūti pašās vidots priekš, Semjonovs vēl tālāk. Atpakaļ Tribuncovam, Tambijevam, Tambijevs kreisajā malā. Šarokīns un neizdevās. Neizdevās. Rip tagad ir vārtos. Protams, to neskatīt. Rip ir vārtos no Brodēra muguras, bet patiesībā cienījamie skatītāji. Tā, ka Rip atstāja laukumu, atstās pret aizsargu tīklu aiz vārtiem. Atlēc tā kā no batuta atpakaļ, uzkrit uz vārtiem. No vārtiem uzlic virsū uz Brodēra muguras. Lūk, skatāmies atkārtojumu un tad vārtos. Sen jau bija svilp. Skatāmies. Rip atstāja. Te mēs neredzam. Rip tūdaļ lidos uz vārtiem. Uzskatīs. Skatāmies. Lūk, šī epizode. Uzskatīs tālāk uz muguras. Ne pat ķīgari Brodēram un vārtos. Mārija Ripa būtu atcests pret atpālu. Tad viss būtu, ka tad es teiktu tā, ja nebūtu panorāmā sports viņas bijuši, tad Juris Valdovskis varētu likt tiesas momentā. Tikko laikam bijuši uzjautinājums skatītājiem, bet mēs saprotam. Bet kādā ziņā liels labums no šīs spēles ir neapšaubāmi mūsu komandas vadībai, spēlētājiem, protams, arī kanādiešiem neapšaubāmi. Ir par ko padomāt, meklēt pretinieku kļūdas, bet šīs dienas spēle ir beigusies ar rezultātu 1-3, tātad Kanāda uzvar Latviju. Jā, pirmajā bija 1-0, brukts gol vārds, pēc tam otrajā 3 vārti, trešā bez vārtiem. Cerība paliek, cerība galvenās pasaules čempionāti. Mēs no jums tūdaļ pat atradīsimies, kas ir labākie spēlētāji. Iespējams, tiks nosaukt Masaļskis, tiek sveikts no Latvijas puses. Pateicās arī Brodēram kanādieši. Tā nebija viegli viņiem uzvar. Nu, nebija nekādā. Nebija, bet labi vārdsargi bija, labi neapšaubāmi. Arī Brodērs ir ļoti pārliecinošs. Nu, tur mazāk izvēles starp Longo un Tarko. Bet jebkurā gadījumā ir labākie spēlētāji. Kas ir labākie? The best players of the game are Kanādas izlasē Mārtiņš Brodērs. Jā, Mārtiņš Brodērs Kanādai. Un Jānis Krupts ir Latvijai, vai ko tu dod? Es arī piekrīstu tev. Latvijas izlasē Jānis Krupts. Un ar šo precīzo prognozi mēs varam lēnām beigt savu pēdējo reportāžu par pirms. Vēl, protams, būs studija arī pēc spēles par to pēdējo pārbaudas spēli Latvijā. Vēl būs parīt spēle trešdien. Somija ar Somiju, un tad jau komanda brauc uz pasaules čempionātu. Ko šī spēle parādīja, manuprāt, tā galvenā problēma Latvijai ir un paliek skaitliskais vairākums, kur bieži mūsdienu hokejā izšķirās spēles liktenis. Tur Latvija pagaidām nespēja neko 8 reizes vairāk. Nu, tā ir aksioma šobrīd hokejā, kad, piemēram, tajā pašā Stanley Kausa izcīņā, ja tu nevari uzvarēt vairākumā, tad tu Stanley Kausu nekad arī nedabūsi. Un mazākumā jāprot nospēlēt labi, un turklāt vēl kādreiz vēl iemest kādu ripu mazākumā. Tas ir gadās. Jā, Arturs Irbe, kas noteikti laikam stāvēs tagad Somijā. Nākamajā pārbaudas spēlē pēdējā, bet kas būs pret kanādiešiem pirmajā spēlē, nu, tad jādomā, ka ir tomēr, ja šodien. Tomēr, nu, tas būtu tikai loģiski vien, jo, nu, cik viņš beigās nospēlēs, viņš visus pazīst, ja kaut kā īsti atvedās, un mūsējie kanādieši jau slido. Nu, bija viena arī tāda izkaušanās, atceries Širokovs, kur viņš tur saplēsās. Šī nav pēdējā pārbaudas spēle Latvijai vispār sporta pilī pirms lielās pārbaudas. Jā, nu,
daudz ir runāts. Lūk, arī sporta draugu klubs Namejs. Grūti novērtēt un salīdzināt tās spēles, ko mēs rādījām ar Slovākiju, piemēram, kad bija labāks Latvijas sniegums pirmajā periodā. Noteikti šodien. Pa otro to negribētu teikt. Trešais līdzīgāks, bet tehniskais vairākums netika realizēts. Un tagad galveno varoni mēs tūdaļ pat klausamies, un tas ir, protams, Jānis Sprukts atzīst par labāko. Mēs atvadamies. Maris Andersons, Mārcis Rīmenis bija kopā ar jums. Visu labu.